teikt, pat nevis negatīvas pieredzes vai tādas sliktas pieredzes varbūt tehniskā ziņā, bet tieši tajā izpildījuma ziņā un tajā satura kvalitātes ziņā, protams, ārkārtīgi daudz. Jo viss tam jau vēsture ir diezgan sena. Es parasti mēdzu arī atsaukties uz to, kā mēs esam iepazinušies ar to pašu trīsdimensionālo kino vai vēl kaut kā tā. Viens ir tad, ja mēs taisām filmu tiešām domājot par šo 3D efektu un radām kadrus un materiālu un stāstu, kurš dzīvo šajā 3D vidē, un tad ir vienkārši konvertētās filmas, ja, un tad, kad mēs nokonvertējam filmu bez pārdomāta redzējuma, kā tas 3D strādā un kāds ir šis efekts. Un viss pārējais vienkārši nestrādā. Tāpēc arī 3D nav kaut kāda tāda lieta, pēc kuras mēs tiecamies. Mums nav mājās visiem tur 3D televizora vai kas, jo lielākā daļa satura, ko mēs redzam, ir vai nu nekvalitatīvs, vai vienkārši brutāli konvertēts. Un bez šī te. Bez loģikas, bez tā pamatojuma, bez tās kaut kādas mākslinieckās pieejas, kāpēc tas 3D ir interesants un foršs, un ko tad mums šī padziļinātā dimensija patiesībā iedod. Ja, jo tās ir pilnīgi citādāk strukturēts kadrs, tas ir, tiek strādāts vai nu uz kopējām panorāmām, kas iedod dziļumu, vai uz atsevišķiem objektiem, kas var pietuvoties mums caur ekrāna palīdzību. Tad, tīri radot kadrus, radot šo saturu, ražot šo montāžu, tas viss ir jāņem vērā. Ja, un lielākoties tātad strādājot ar klasisko 2D versiju, mēs to visu neņemam vērā. Un tad ir vēl, protams, arī neprofesionālas lietas, un vai nu pārsātinātas, vai pārāk garlaicīgas. Un tā kaut kā jau ļoti bieži mēs redzam piemērus, kur tehnoloģija sevi neattaisno. Tad, kur nav nekāda starpība, vai mēs noskatāmies 3D video vai 2D video, vai mums ir virtuālā 360 tūra, vai mums ir kaut kāds parasts saturs, ja, un tāpēc es ļoti iestājos vienmēr par jēgpilnu tehnoloģiju pielietojumu, par to, ja mēs tehnoloģiju izmantojam, mums ir jāzina šīs tehnoloģijas piedāvātās iespējas, mums ir jāzina šīs limitācijas, mums ir jāzina, ko no tā var dabūt laukā, kā to forši izmantot, kādā veidā tas maina saturu, ko mēs pasniedzam, šo veidu, kā mēs stāstam stāstus vai iepakojam kaut kādas lietas. Ja? Un ja mēs tajā neiedziļinamies, tad tā ir vienkārši tāda spēlēšanās ar tehnoloģijām un varbūt kaut kādu aktuālu tendenču lekšana vilcienā aktuālām tendencēm, bet bez kaut kādas pievienotās vērtības. Un šī gadījumā, lai tas būtu ar šo pievienoto vērtību, tad ir jāņem vērā tātad gan tehnoloģijas specifika, gan satura specifika, gan arī auditorijas, kā jau es teicu, šis lietotāja pieredzes elements un tas, kā auditorija uz to skatās, kā viņi jūtas šajās vidēs, kā viņi to pieredz un tā tālāk. Kas tad Latvijā ir no šīs papildinātās realitātes? Ir vairākas lietotnes, kas jau ir izstrādātas. Ir tāda lietotne SAN, ar ko darbojas pamatā Gins Gabrāns, kurš veido savus projektus visā pasaulē papildinātajā realitātē. Ir man tuva un mīļa lietotne Art Plus, kura darbojās gan kā telefona lietotne, gan arī 360 kā web versija. Ir lietotne Sensus Art, ko ir izstrādājuši XC, jauno mediju mākslas festivālu kuratori un galerijas kuratori, un Raitis un Rasa Šmiti, kas ir viena no tādiem nozares spēcīgiem līderiem vispār jauno mediju mākslā. Ir atsevišķa lietotne Overly app, kas arī ir izstrādāta. Tātad tur ir ļoti dažāds saturs un ļoti dažādi konteksti, kā Overlys ir izmantots gan komerc vajadzībām, skenējami žurnālu vāki un e-komercijas platformas un plakāti pilsētu vidē un muzeji un vēl vis kaut kas ļoti plašs spektrs, gan ar personalizētām lietotnēm, gan arī lietotnēm, kas strādā tieši ar Overly aplikāciju. Un tad, attiecīgi, tad ir šie neatkarīgie satura veidotāji un producenti, jo, attiecīgi, es personīgi arī nenodarbojos ar tehnoloģiju izstrādi un neprogrammēju un netaisu šos risinājumus no tā tehniskā viedokļa, bet, mēs esam tie radošie satura veidotāji, tad mums ir tehniskie partneri, un tad sadarbībā kopā mēs veidojam šos projektus. Un esam strādājuši gan ar Overly, gan arī tagad ar viņu jauno atvesinājumu, kas ir SIA TAP, un tā kaut kā tad ir vēl digitālās aģentūras, kas veido dažādas šīs virtuālās tūres un vēl vis kaut ko, un papildināto realitāti mazāk, bet tieši ar virtuālajām tūrēm ir daudz dažādu pakalpojumu sniedzēju Latvijā, kas ar šo jau tagad nodarbojas. Bet arī jāskatās, vai tas ir komerc vajadzībai, vai tas ir vairāk mākslas kaut kādai vajadzībai, vai tā kā tur atšķirās, teiksim, kādu pakalpojumu sniedzēju izvēlēties, atkarībā no tā
konteksta, kas tad ir nepieciešams un kādu saturu mēs gribam pasniegt. Ja? Un, protams, kad var jau tagad šobrīd pastāv iespēja arī sadarboties ar freelanceriem, ar brīvi strādājošiem, gan programmētājiem, gan radošiem programmētājiem, gan developeriem, tātad šiem te attīstītājiem, kas principā ir tas pats programmētājs, tikai lielākoties developers ir ar plašāku kompetenču loku un bieži vien arī ir kompetents pieņemt lēmumus par lietotāju pieredzes dizainu un visu pārējo. Līdz ar to ir teiksim, gan satura veidotāji, gan šīs iespējas, gan vēl kaut kā, un var to visu atrast un apskatīties. Mēs varam arī apskatīties kopā. Tā, tūlīt attaisīsim. Tā. Šāda te, piemēram, tas ir tas ārta plus tā lietotne un tā, un re, kur ir gan ābolu veikalā, gan Google Play veikalā, tad var lejupielādēt ārta plus aplikāciju, un tad tālāk tur būs karte, kurā var navigēt, un pēc tam tad aiziet uz konkrētu lokāciju, izpētīt šos te mākslas darbus, un var arī apskatīties tādu web versiju, kur attaisot ir apraksts par visiem mākslas darbiem, kas ir tā kā pieejami tajā aplikācijā, kur mums ir 34 mākslas darbi, kas ir Liepājā, 9, kas ir Kuldīgā un 5, kas ir Valmierā, un šobrīd arī būs Valmierā vēl 4 jauni mākslas darbi. Jā, tā tad, kur var piezūmot lokācijas, nu, un, piemēram, apskatīsimies, tātad, kas mums šeit ir, te ir informācija, tātad pieejama, ja, kur var izlasīt aprakstu par objektu, un tad viņā arī paviesoties un paskatīties, nu, mēs varam paskatīties, piemēram, Sabīnas Šnēļa darbu, kas bija saistīts tieši ar Valmieras vēstures fiksāciju, kur ir viduslaiku materiāli, kur ir piefiksēti tā kā, kad 3 bazūnas pūtēji Valmierā, kas ir vispār vēl no Hanzas pilsētas laikiem, pirmā tā kā pilsētas tā kā dokumentācija rakstītā tekstā, un tad viņa ir vizualizējusi šos te bazūnas pūtējus, un tad viņus var izpētīt. Vai? Es atvainojos. Aizsvaipoju projām. Es vairāk ar aplikāciju darbojos, nevis ar šo te. Vai arī varam paskatīties, šis man ļoti patīk. Nu, kur, teiksim, arī web versijā var paskatīties tātad šos te satura vienības. Šī arī ir referents uz mūsu tradīciju veidot dārzeņu kompozīcijas un tā kaut kā. Un tad Santa France pagājušajā gadā tātad atsaucoties uz vairākām tēmām un arī uz sociālajiem medijiem un uz šo te mūsu tradīciju, tad radīja šādus 3D objektus un tā kaut kā, kas cilvēkiem īstenībā ļoti patika. Protams, ka bērni bija stāvā sajūsmā par šiem milzīgajiem tēliem, kas pastaigājās promenādē un tā kaut kā. Tā kā, jā, un te var apskatīties viņus šādā 360 vidē, kas ir web versija, līdz ar to var arī pieredzēt un paskatīties, bet ar telefonu, protams, ka vidē ar skaņu un visu pārējo tas ir interesantāk un foršāk. Bet ir arī ļoti labi, kad ir šī web versija, jo attiecīgi tad jebkurš var arī, nu, izsekot līdzi, kādi šie mākslas darbi tiek veidoti un kā viņi tiek dokumentēti un fiksēti pilsētvidē. Tā kā man patīk tā kombinācijas, pēdējā laikā sadarbojos primāri ar Ārtu Plus lietotnes veidotājiem, un tad man ir gan šī web versija, gan lietotne, kur tas ir smuki funkcionāli pieejams. Tā. Līdz vienam uz mirklīti. Es aiztaisīšu ciet, lai man nesāk internets. Nu jā, tā kā ir šādas te iespējas. Kas tad vēl mums ir bijis tāds interesants? Tātad mums ir bijuši pieejami vairāk šādi te mākslas projekti, gan Ginta Gabrāna instalācijas ir izkaisīts pa visu Latviju, gan Sensus Art mākslas darbi, kas ir XC, kurā tie tātad mākslas projekti, gan tagad mēs gan Liepājā, gan Valmierā ar to strādājam, un arī Kuldīgā ir šie te gadījumi, kurus var apskatīties. Un tas ir viens no tādiem procesiem, kur jau principā var jebkurā laikā aiziet un paskatīties, jo viņi visu laiku ir pieejami. Tas arī tā kā forši, nu, piemēram, ja mēs izveidojam jau tādu maršrutu, diezgan apjomīgu ar visādām instalācijām un interesantām tēmām, ko mēs pilsētā apskatāmies,
Tas jau apaug un kļūst, piemēram, par kaut kādu turismu elementu vai ģimenei nedēļas nogalē, kur izstaigāt pilsētu un apskatīties šādus mākslas darbus, vai vienkārši saturu par pilsētas vēsturi vai vēl kaut ko mēs jau varam reprezentēt ar ļoti daudz ko. Ja? Tas ir arī stilīgs veids, kā domāt alternatīvu, piemēram, par audio gidiem. Ja? Mums ir kaut kādi primitīvi audio gidi risinājumi, un tad ir kaut kādi šādi foršāki, interesantāki, radošāki. Jā, laikmetīgāki veidi, kā varbūt ar šo saturu strādāt. Tad bija, piemēram, Nacionālā teātrī bija arī tāda izrāde Alise Brīnuma zemē, kuru veidoja Gīns Gabrāns arī kā scenogrāfs, un tad līdz ar to arī tur bija tātad izrāde bērniem Alise Brīnuma zemē, kur bija papildinātās realitātes instalācijas gan uz teātra, gan koridoros, un tā kaut kā tā kā pirms izrādes, starpbrīžu laikā, pēc izrādes varēja ar telefonu, kā saka, iepazīt šos scenogrāfijas elementus un vēl kaut kādus instalatīvos elementus, arī ārpus, arī fiziskās šīs skatuves darbības un dzirdēt un pieredzēt to, kādā veidā viņš tajā vidē vēl ir papildinājis šo savu scenogrāfiju, izejot ārpus skatuves robežām un iekļaujot arī teātra foajē un gaiteni un arī ārtelpu, kas ir teātra interjers no eksterjers, tātad fasāde no ārpuses. Tad mēs arī Covid laikā taisījām, teiksim, par blokmāju stāstiem, kur mēs Olainē realizējām projektu, kur attiecīgi vietā, kur turisms neeksistē, jā, radījām kaut kādu saturu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tiem, kas varbūt meklē, kur aizbraukt vēl interesanti pastaigāties. Mums bija arī 10 objekti, 10 grafiskie kodi pilsētvidē, kur attiecīgi noskanējot šos kodus varēja dzirdēt stāstus vispār par blokmāju vēsturi, par arhitektūru, par to ideju, visu pārējo, par psiholoģiskajiem elementiem, kas ir šajās tipveida apbūvju vispār plānojumos un tā tālāk. Mēs esam taisījuši arī 2 GPS balstītas aplikācijas. Nē, piedodiet, viena bija GPS balstīta aplikācija, otra bija grafiskā koda skenējuma aplikācija. Cēsu muzejam un kino muzejam, un tā kaut kā, kur mēs arī tātad kino muzeja pastaigā bija. Mums bija kino vietas Rīgā, kur var aiziet, un tad, ja tu nonāc konkrētā lokācijā, kur ir uzņemta kaut kāda filma, tad tu vari noskatīties stāstu par to, kāda šī filma tika uzņemta, kāds tai konteksts un vērtība kino vēsturē, kas ir stāsta kaut kādi interesantāki elementi, kādas tēmas tur tiek atklātas un tā. Un tad Cēsu nama stāsti savukārt bija atkal iespēja tad pilsētvidē noskanēt šos te kodus. Tad Dzejas teltis bija viens no maniem arī mīļiem projektiem, kur mēs taisījām tādus štābiņus bērniem, un tajos štābiņos mums bija, tas viss sākās to, ka mums bija dzeja bērniem un jauniešiem, kur mēs aicinājām 5 māksliniekus ilustrēt savā stilā šos te dzejas darbus. Tur bija Ziedonis, ko ilustrēja Luīza Avotiņa, tur bija, es nezinu, Kārļa Vērdiņa dzejols, ko ilustrēja māksliniece Ieva Kauliņa. Tur bija Brūvera dzejolis par datoru vīrusu, ja, ko vizualizēja viens grafitī mākslinieks. Nu, tad dažādos stilos tātad šīs kombinācijas mēs izveidojām, un tad no tā mēs izveidojām fiziskus objektus ar šiem mākslinieku veidotajām ilustrācijām, kurš staigājot apkārt un skenējot, attiecīgi tad varēja iepazīt gan šo dzejas darbu, gan arī tajā objektā varēja ielīst iekšā, noskanēt attēlu ar mākslinieku, kurš izstāsta, ko viņš ar to ir domājis, gan dzejnieks, gan ilustrators, gan mums bija arī 2 gabaliem klāt mūzika, tātad dziesmas, kas ir radītas, tātad balstoties uz šiem dzejoļiem. Tā kā, jā, visas šīs mākslas formas, izejas materiāls ir dzejas darbs, jā, un tad tālāk jau mums ir to, kā šis dzejas darbs dzīvo mākslā un mūzikā, un kā mums tehnoloģija palīdz tā kā iepazīt to visu kompleksi un pieredzēt to visu. Jaunautas pilītē, tad, piemēram, ir arī papildinātās realitātes ekspozīcija, kurā var apskatīties visu kaut kādus elementus un piepildīt telpu ar kustīgām lietām un visu pārējo. Tā kā tas arī ir tādas lietas, kas notiek mākslas muzejā, ir arī papildinātās realitātes skenēšanas iespējas un tā tālāk. Tā kā ir diezgan daudz jau īstenībā. Mums ir kaut kādi piemēri arī mūsu vietējā situācijā, kur aizbraukt un paskatīties, kā tas strādā. Nu, lūk, un tad pēdējais šis žanrs ir šis MR, ja, kas ir jauktā realitāte, kas apvieno fiziskas un digitālas pasaules, lai radītu vidi, kurā virtuāli un reāli objekti var pastāvēt līdzās un iedarboties reālā laikā. Tad tas, ko es minēju, ja, tad tas nav tikai tas digitālais saturs uz fiziskās vidas vai tikai virtuāla tēla, bet tā ir šī kombinācija. Ja.
Un tātad šeit ir arī, teiksim, dažādi šie tehnoloģijas darbības pamatprincipi, līdzīgi kā mums ir dažādi VR veidi un dažādas VR tehnoloģijas, mums ir dažādi AR veidi un dažādas AR tehnoloģijas, tāpat mums ir arī dažādi MR veidi un dažādas MR tehnoloģijas. Un te ir galvenais tā atšķirība, ir tā kā vai nu tā ir projicēta vizualizācija vai tāda, kas tā kā pass-through visualization, nu, izlaiž tā kā cauri to attēlu. Pēc būtības mums kā lietotājiem tas baigi daudz ko nemaina. Bet tas maina tehnoloģiju, kura tiek izmantota, un kā tas tehniski strādā vispār, kā mēs ieraugam šīs te attēlus. Un te ir divas dažādas tātad, lietas. Tātad viens ir tātad šīs te brilles, ja, kuras mums ir ar šo te uzprojicēto saturu, un tad ir tādas mazākas brilles, kurās tas saturs tiek uzprojicēts pašā tajā brillītē. Tātad veidojās tas digitālais saturs, kuru mēs ieraugam ar projekcijas palīdzību, tā kā, un tad ir tas brīļu versija, kas tā kā, kurām ir tā kā tāds, kuras darbojas kā tāds ekrāns, un tad viņš izlaiž cauri to fizisko vidi un kombinē ar to digitālo. Tad viņš jau tajā tehnoloģijā tā kā samiksē viņus kopā. Es saku, tās vienkārši tādas tehniskas nianses, bet ir dažādi tie dažādu tipu brilles, strādā pēc diviem atšķirīgiem tiem tehniskajiem parametriem, kā vispār mēs ieraugam to, ko mēs redzam. Kas, kā jau es teicu, no tāda lietotāja viedokļa ir absolūti sekundāri, bet no izstrādātāja viedokļa un tie, nu, tā kā no tehnoloģiju iegādes viedokļa, ir, protams, ka tad, nu, lēmums, kurā virzienā mēs ejam. Tās, kas ir tas projection-based, kas ir tās brillītes, tās ir tā kā mazāk aizgājušas kaut kādā ziņā tirgu, un tās, kas ir tās jaunākās, tās jau ir tādi šāda tipi, ja tas Apple Vision Pro pašlaik uz doto brīdi ir tāda top tehnoloģija, kas ir šī te jauktā realitāte, tās ir jaunākās paaudzes brilles, kas nu pat ir nonākušas tirgū un pie lietotājiem, nu, kur pašlaik tā lietotāja pieredze, tā visa navigācija, ka tu labi redzi to vidi apkārt un nepazūd kontakts ar to fizisko vidi. Tu vari ļoti organiski sakārtot, tā kā, kur ir tavs redzes leņķis uz fizisko vidi, kur tev ir kaut kāds darba ekrāns vai vēl kaut kas. Un, teiksim, nu, tīpaši teiksim, cilvēkiem, arī, kas strādā ar vairākiem ekrāniem ikdienā, ja, vai kuriem, piemēram, vajag redzēt, vienalga, vai jūs esat tradingā nodarbojaties, es nezinu, tur ar valūtu tirdzniecību vai biržā strādājat, vai tas ir vēl kāda cita sekošana līdzi datiem, ja, vai tā ir saturs, kas jums ir jāredz, un datu, piemēram, dzīvie dati, kas ir nepieciešami. Ja nu vajadzība pēc daudziem ekrāniem, mums īstenībā ikdienā, nu jau ļoti daudzās profesijās ir cilvēki, kur sēž ar 2, 3, 4 ekrāniem, ja, piemēram, šādā vidē to var ļoti labi sakārtot, un tu vienkārši vari navigēt, tev nevajag fiziski šo telpu, bet tev tie visi tā satura elementi ir klātesoši, un tu vari arī viņus saprogrammēt tā, ka, piemēram, tev viesistabā ir viens ekrāns, viesistabā pie sienas tu atlaidies, tu vari filmu skatīties, es nezinu, manas istabā tu aizēji, tev tur, teiksim, brilles atpazīst, ka tu esi konkrētā tajā lokācijā, tur tu vari skatīties kaut kādu citu atkal digitālo saturu novietot un tā tālāk. Ja? Nu, tā kā tās iespējas jau šajās brillēs ir ļoti, ļoti lielas, un mēs varam tajā mūsu fiziskajā telpā šo digitālo saturu savietot, kā mums ērti un kā mēs viņu gribam. Ja? Jo tehnoloģija sako līdzi gan telpas šiem te parametriem, gan kaut kādai navigācijai, gan tur, kur mēs vēlamies ko redzēt, ja? Un ir sasinhronizēta ar visām mūsu ikdienā lietotajām lietotnēm. Es saku, mēs tur varam Word dokumentā strādāt, Mēs tur varam Facebooku scrollot vai Instagramu paskatīties, vai es saku, YouTube ielikt vannas istabā, ja, uz kādas sienas paskatīties. Ja. Tā kā tādā ziņā tās ir tādas, nu, lietotājiem nu, jau visdraudzīgākās brilles, kurās mēs varam plānot tātad šo te savu digitālo saturu tādā vidē, kādā mēs funkcionējam un darbojamies. Ja. Un tas mums viss aizved arī pie tā, ka jūs droši vien ka būsiet dzirdējuši tādu jēdzienu kā metavers. Un tam ir jautājums, kurš zina, ko nozīmē metavers? Paceļ roku, kurš zina, kas ir metavers, vai kuram šķiet, ka viņš zina, kas ir metavers. Vai jūs esat dzirdējuši šādu terminu, izmantojot kādā mediju komunikācijā vai pieminot kādā raidījumā? Dzirdējam, ka nākotnē, un pašlaik mēs dzīvojam metaversā. Jā, un ko gribēju teikt?
Un tātad mūs gaida vēl vairāk un vairāk atklājumu un vairāk aicinājumu. Nu, principā ir tā, ka Facebooks nozaga, Facebooks izspēlē izcilu mārketinga triku. Kā jūs zinat, tad salīdzināšu ar mamām, mazu bērnu mamām aktuālu tēmu, ja, kā mēs saucam bērnu autīņbiksītes. Visas autīņbiksītes tiek sauc par pamperiem. Ja? Un to izdarīja Facebooks. Viņš panāca to, ka metaversu, kas ir daudz plašāks koncepts un kas patiesībā ir kaut kas tāds, ar ko nodarbojas visi šie tehnoloģiju radītāji, pārdēvējot Facebooku par metu, automātiski radīja šo asociāciju, ka metavers ir kaut kas, ar ko nodarbojas Facebook no sērijas, vai tas ir Facebook kaut kāda jaunā tur virtuālā versija, vai vēl sazina, kas un tā tālāk un tā joprojām. Realitāte ir tāda, ka principā viss tas, par ko mēs šobrīd runājam, tas kaut kādā ziņā ir šis ceļš uz šo metaversu, jo tā ir principā tā ir koncepcija par to, kā tehnoloģijas ienāk mūsu dzīves telpā, kā mēs ar viņām iedarbojamies, ko mēs ar viņām darām, kādā veidā mēs ar viņām līdz pastāvam. Un tā metaversa ideja par to, ka mums šobrīd ir tehnoloģijas, kuras mēs varam bezvadu sistēmās savietot fiziski, kur mēs varam šo digitālo saturu dažādos veidos atskaņot ar mājas asistentiem un tam līdzīgi. Man pat nāk īsziņa, nē, bet man nāk notifikācija no manas trauku mašīnas, ja, piemēram, ir beidzies ūdens vai ir problēmas ar ūdens padevi vai vēl kaut ko, ja. Tev sauc par Internet of Things, tad lietu internets, ja. Pateicoties interneta signāla pieejamībai, pateicoties idejai par fizisku ierīču un signālu savietojamību konkrētā tīklā, mēs esam pēc būtības jau pietuvojušies idejai par metaversu, kurā mēs jau šo digitālo saturu jau patērējam ļoti dažādos formās, ar dažādiem ekrāniem. Mums visi viņi pārklājās. Nu, piemēram, Apple ekosistēma, ja man ir Apple vietpulkstenis, man ir Apple telefons un man ir dators, kā rezultātā man visi dati jau ir sasinhronizēti. Tās pašas piezīmes, ko es veicu telefonā, es redzu pēc tam datorā, es pulkstenī redzu tos pašus datus, ko es redzu visās pārējās ierīcēs, ja? Un tajā brīdī jau, ka mēs jau pilnīgi citā līmenī spējam šos datus sinhronizēt un vienlaicīgi caur dažādām ierīcēm piekļūt viņiem klāt, tā ir tā metaversa būtība. Un pie metaversa strādā pilnīgi visi lielo tehnoloģiju kompāniju ražotāji. Tas nav Marka Zukerberga izdomājums, tas nav nekāda Facebook jaunā iterācija vai Facebook virtuālajā realitātē. Tas ir koncepts, kurš paģēra to, ka mēs ar šo XR tehnoloģiju palīdzību, tātad kombinējot fizisko un digitālo vidi un virtuālo telpu, varam šajās vidēs sportot, noskatīties koncertus, strādāt, iepirkties un tā tālāk. Nevis vienkārši ieiet e-komercijas platformā www. Gribu jaunus apavus.lv, bet ieiet veikalā, kurā mēs redzam, kurā mēs varam piemērīt tos, mēs varam uzreiz iegādāties un tā tālāk. Tas ir saslēgts kopā ar mūsu norēķinu sistēmām un tā tālāk. Un mums viņas atsūta uz mums to norādīto adresi un tā tālāk. Principā koncepts par metaversu ir dzīve tehnoloģiju pasaulē, kurā mēs visu darām kaut kādā veidā, iesaistot tehnoloģijas un nesot tātad ar šīm tehnoloģijām miedarbībā. Līdz ar to ideja par metaversu savienojās papildinātā virtuālā jauktā realitāte, tad šīs XR nozares kopā ar video spēļu nozare, tāpēc, ka tur atkal ir visa šī kustība, interakcija, navigācija un viss pārējais. Blokķēdes tehnoloģijas kā veids, kā veikt drošus darījumus, slēgt viedos līgumus, norēķināties un tā tālāk. Protams, ka a priori interneta vispār pieejamība un interneta signāls un virtuālās pasaules tā kā ideja. Tas ir metavers. Un tajā brīdī, kad mēs varam šādās brillēs, ja, ieiet, un mums tur ir viena telpa, mums ir darba telpa, cita telpa, mums ir izklaides telpa, mēs varam pārvietoties un navigēt un aiziet uz kādu koncertu telpu un satikties ar saviem draugiem, ja.
ieraudzīt savus draugus tiešajā laikā, viņu virtuālās replikas šajās te brillēs. Mēs varam, es saku, strādāt, iepirkties, sportot, izklaidēties un tā tālāk un tā joprojām spēlēt spēles un tā. Tā ir tā ideja par metaversu. Un tās ir tiešsaistes servis, kas nodrošina pieeju koplietotai un nepārtrauktai 3D vides simulācijai, reāla laikā, kurā lietotāji gūst iekļaujošu, imersīvu un interaktīvu pieredzi. Ja? Tātad tas ir tas lietu internets, kas savienojas ar šo virtuālo telpu, kurā šīs darbības notiek. Nevis pēc principa piezvanīt vai ierakstīt web adresi vai vēl kaut ko, bet tā ir vide, kurā kaut kas notiek. Ja? Tātad 3D vides simulācija, vai nu radītas vides, tā kā virtuālajā realitātē, tad šīs sintētiskās vides, vai ar fiziskās vides, ar šo digitālo saturu, un tā tad MR, jo tas viss kļūst interaktīvs. Metaverss pēc būtības jau a priori ir interaktīva vide. Tas nozīmē to, ka principā tas ir tas jauktās realitātes koncepts, kurā tad tur arī, bet tā kā atšķirās tie veidi, kā šis saturs tiek veidots, ko tā tehnoloģija atpazīst un kā tas strādā, mēs nevaram gluži tā visu sagrūst vienā grozā un teikt, ka tas ir tāds. Jo, nu, par spīti tam, ka tur tās robežas ar vienu saplūst, tur tomēr būs katrai tai tehnoloģijai ierobežojumi. Kā jau es teicu, softvērs, tad programmatūra, ar kuru mēs viņu ražojam, to saturu, kā mēs viņu atkodējam, formāts, kā mēs viņu pieredzam un tā tālāk. Tur visas tās brilles tur ir atšķirīgas un vēl kaut kas aplikācijas ir atšķirīgas, tad šīs ir lietotnes, ja. Daudz šo elementu. Ja? Līdz ar to, tā kā principā mēs jau dzīvojam metaversā, tā ir pilnīgi patiesība, vienkārši tas līmenis, ko un kādā veidā mēs varēsim darīt, kāda būs tā kvalitāte tam visam un tā kā cik tas būs saistoši vai nesaistoši dažādām nozarēm, sākot ar sportu un izklaidi, un beidzot ar zinātni un vēl kaut ko, tas ir kaut kas tāds, ko mēs redzam, kad lēnām lietas notiek, mēs pieredzēsim vēl ļoti daudz interesantas lietas savas dzīves laikā, ja? Un tā kā tas nav viena uzņēmuma vai vienas kaut kādas koncepcijas kolonializēts kaut kāds elements. Tas ir process, kas raksturo XR industriju, mākslīgā intelekta un tehnoloģiju un inovāciju attīstību un ar vien lielāku sinhronitāti, ko mēs varam panākt šajā visā sistēmu miedarbībā. Un droši vien, ka tas metavers galvenais mērķis arī būtu kaut kādā ziņā vienkāršot to visu arī datu uzglabāšanu, pieejamību, teiksim, verifikācijas sistēmas. Ja? Par spīti tam, ka man tā kā ar digitālo vidi nav nekādas problēmas, un es viņā diezgan komfortabli jūtos, un es jau nevaru atcerēties visas tās savas paroles, man dators negrib draudzēties ar Microsoft 360 vidi, man katrā augstskolā ir jālogojās iekšā ar saviem e-pastiem un savām kaut kādām atpazīšanas sistēmām, un tas vienkārši nogurdinoši, būtu ārkārtīgi sapņu pasaulē ideāli, ja es varētu pēc vienota principa gan ielogoties savā, nezinu, tiešsaistes kaut kādā, tur es nezinu, e-komercijas platformā vai bankā vai šajās te, nezinu, izglītības sistēmās, kur mēs strādājam, tā kā kaut kā drusciņi vienkāršot to veidu, kā tas viss notiek. Tagad tas viss ir tā kā sadalīts tādos mazos fragmentiņos. Nu, cerība, ka tas vienkāršosies tuvāko gadu laikā noteikti nav nekāda, tas viss kļūs ar vien sarežģītāk, bet tā galvenais virsmērķis šai tehnoloģiju attīstībai būtu nonākt līdz kaut kādām sistēmām, kurās cilvēki vienkāršāk spēja orientēties, kur viņiem ir vieglāk piekļūt savai informācijai, saviem datiem, veikt kaut kādas darbības digitālā vai virtuālā telpā un tā tālāk. Un šeit bija arī viens no viņu tādām full immersive VR, kas ir augstākais šobrīd tehnoloģiskais imersivitātes līmenis, kas ir sasniegts. Markam Zukenbergam bija intervija vienā no pasaules slavenākajiem podkāstiem, un tad viņi sarunājās šajās te brillēs ar sajūtu, ka viņi ir fiziski 100% klātesoši. Nu, tad tas 3D attēls, kas tika uzrenderēts, ko tu redzi ar savu kolēģi sarunājoties, ir tik absolūti autentiski īsts, ka tev ir grūti noticēt, ka tu neesi vienā telpā ar šo cilvēku. Tas viss notiek tiešsaistē, seko līdzi mimikai, visas 3D atpazīšanas, modelēšanas un viss pārējais notiek šeit un tagad, tajā brīdī, kad viņi sarunājas. Šo te interviju varēja noskatīties YouTube, tā kā tas ir diezgan tāds, tas bija pirms gada, ja nemaldos, kas bija tās nākamais lielais leciens tehnoloģijās, jā, ka mums ir šis 100% imersīvais virtuālais realitātes šī pieredze, kas ļauj diviem cilvēkiem divās pasaules malās sinhroni tiešsaistē reāli laikā
sarunāties ar ilūziju par to, ka tas notiek šeit un tagad, ka viņi simtprocentīgi redz katru vismazāko mimikas šo detaļu un visu pārējo. Un tas viss ir tā kā kombinācija, kā ir attīstījušies tehnoloģijas un 3D vides un programmatūras, kas to nodrošina un tā tālāk. Vesela kaudze ar tehnoloģiju inovācijām, kas ir savienojušās, lai tas varētu notikt. Nu jā, un vēl kaut kāds maziņš komentārs kontekstā ar šīm te nozarēm, tad kas te notiek kaut kādā ziņā vispār Latvijā, tad mums ir šī te izglītības situācija, kurā mēs varam apgūt. Vidzemes augstskolā ir XR laboratorija, kur lielākoties strādā ne tikai mākslinieki, bet tur strādā tieši industrijas cilvēki, kas strādā citās nozarēs, vai tā ir veselības aprūpe un medicīna vai anatomija, vai tas ir industriālie dažādi pakalpojumi un viss pārējais. Tātad tur ir, teiksim, tehnoloģija vairāk tiešām izpēta citās nozarēs, ļoti maz kultūras un mākslas projektu un tā. Liepājas universitāte un sadarbībā ar RISEB, tad tur ir jaunie mediju un audiovizuālā mākslas tieši ir atkal uz mākslu orientēta izglītības programma, tāda vienīgā Latvijā tik augstā līmenī un tik kvalitatīva. Tā kā Liepājā ir tāds jauno mediju mākslas centrs jau kopš laika gala izveidojies un tā, un tagad ir arī sadarbības programma ar RISEBu. Nu, un tad ir pagapsītim vis kaut kādās mācību iestādēs, gan mākslas akadēmijā, gan tur drusciņu mūzikas akadēmijā, gan kultūras akadēmijā, gan dizaina skolās, nezinu, tajos pašos rozīšos un vēl vis kaut ko Valmiera dizainas un mākslas skolā viņi arī mācās animēt papildināto realitāti un tā kā taisīt kaut kādus risinājumus. Nu tā, pa drusciņai jau tas lēnāk garā ienāk izglītības kontekstā, bet jāatzīst, ka vēl joprojām ievērojami par maz. Nu tā. Mums tā. Tās pārmaiņas notiek daudz, daudz lēnāk. Tā arī viena lieta, kas ir jāpieņem kontekstā par tehnoloģijām un digitalizāciju. Mēs tā kā mainamies un progresējam daudz lēnāk nekā patiesībā attīstās tehnoloģijas un šīs te iespējas. Ja? Mēs jau esam pasaulē, kurā mēs principā varam pārvākties uz metaversu un dzīvot vienkārši ar mākslīgā intelekta palīdzību, pilnīgi citā kontekstā. Tā pašā laikā mēs vēl tā, un tas ir arī, protams, racionāli pareizi un loģiski, nevajag skriet notikumiem pa priekšu, bet ir kaut kādas lietas, kur jā, cilvēks ir ievērojami lēnāks nekā tehnoloģijas un inovācijas, un kaut kādā izglītības ziņā tas ir īpaši sāpīgi, jo neiet runa par to, ka mēs atpaliktu, piemēram, izglītības kvalitātē, nezinu, tur 2, 3 gadus ja, no jaunākajām tendencēm, bet mēs mēdam arī atpalikt 10 un vairāk gadus no jaunākajām tendencēm, kas vispār vairs nav jaunas. Un tā ir problēma, tāpēc, ka mēs, nu, jā, darba tirgū tiek izlaisti vai industrijā tiek izlaisti cilvēki, kuriem pēc tam ir ļoti daudz laika jāiegulda pašmācībā vai jāmeklē savas iespējas un tā kaut kā, un tas ir žēl, ka mācību iestādē kaut kādā ziņā netiek parādīts šis iespēju plašums skaidrs, ka tu nevar visu iemācīt. Tas pārāk liels apjoms, un tas vairs nav arī mūsdienās nevienas mācību uzdevums. Tā kā mācību iestādes augstākajā izglītībā tas primārais uzdevums, tā kā obligāti iemācīt, es nezinu, visiem programmēt vai visiem kaut kādas prasmes tur, nezinu, grafiskajā dizainā vai vēl kaut ko, bet ne visiem tas ir vajadzīgs, ne visos kontekstos, tā pašā laikā parādīt to iespēju kaut kādu spektru, parādīt, kas notiek pasaulē un tā kā kādā veidā var arī attīstīties mākslinieka karjera vai mūziķa karjera vai citu kultūras jomu pārstāvju karjeras digitālā kontekstā, tas tomēr būtu kā ļoti svarīgi, bet tas, diemžēl, joprojām notiek ļoti, ļoti pasīvi un ļoti, ļoti lēnām. Nu tā. Nu, lūk, saistībā ar jautājumu, ko es ieteiktu, lai parādītu vēsturiskā objekta rekonstrukciju lauku vidē. Tātad Pilskalns tālumā, cilvēki tuvumā. Tātad kādā ziņā, tad tas ir konkrēta lokācija, kurā nekā nav, vai tur ir kaut kas, kur ir redzams jaunā versija un gribas parādīt veco versiju, kāds ir tas konteksts. Tur ir vienkārši tukšums un gribās tā kā parādīt. Tad, principā, ir GPS koordināts ļoti labi strādā. Piemēram, Ārta Plusam, ar ko mēs sadarbojamies no Liepājas, viņiem nobīde no lokācijas, ko mēs iespraužam absolūti precīzu punktu, ir vidēji 30 metri pa labi un pa kreisi. Tad 30 metru amplitūdā tas objekts parādās. Ja viņš ir ļoti maziņš konkrētā vidē, tie 30 metri mēdz būt tā kā būtiski, piemēram, ja? Bet ja tie ir lieli, masīvi objekti un viss pārējais, tad tas ir, viņš stāvēs diezgan precīzi tur, kur jūs gribat viņu redzēt, ja? Un līdz ar to arī pēc tam tajās vidēs, tad, kad vidas tiek fiksētas un viņās tiek būvēts šis saturs,
pilnīgi visu var ietekmēt. Var ietekmēt, cik tālu objekts atradīsies no cilvēka, var ietekmēt, cik augsts viņš būs, cik viņš būs plats, vai viņam varēs iziet cauri, vai viņam varēs apiet, kas notiek, kad viņam iziet cauri, vai kas notiek, kad viņam pietuvojās. Ja, ja objekts stāv ļoti tālu, viņš ir milzīgs, un mēs redzam pa gabalu milzīgu māju, mēs jau varam pieiet viņai tūmā, mēs jau pēc tam varam katru lodziņu izpētīt, un mēs varam apskatīties viņu tūplānā, un tad mums ir tas lielais skēls, kurā mēs atrodamies labu ievērojumu attālumu nost no šīs te mājas. Tā kā tādā ziņā, kur ir tukšums un vai kaut ko ievietot, tā GPS lokācija ir vislabākā un viņa būs precīzi. Tas būs tas wow, tas brīnuma moments, kad tur mēs redzam, ka tur tas pilskāns uzbūvēs un arī, ka viņš nav statisks, bet viņš ir, piemēram, animēts. Viņš tur palēnām uzbūvējas un skaisti parādās un tā kaut kā. Un es tieši tagad arī nesen redzēju kaut kādus interesantus tieši kultūrvēstures mantojuma projekta idejas. Tur bija fantastiskas domas, tur bija dronu šovs, piemēram, kas ir baznīcas drupas, kur ir palikusi tur labi, ja trešā daļa no baznīcas, un tad ir dronu šovs, kas uzbūvē to baznīcu tajā norises laikā ar skaistu mūziku un vēl kaut ko tādu dronu performance. Tad attiecīgi, tad ir tehnoloģijas, ar kurām mēs varam noskenēt, piemēram, reālus objektus šobrīd 3D, ja? Un tas ir arī viens no tādiem kultūras vēstures mantojuma saglabāšanas virzieniem, šīs 3D skenēšana. Un es kā reizi nesen runāju ar partneriem no Grieķijas, kas tieši Akropoli šobrīd visu skenē 3D un fiksē reālos gabarītos un tam līdzīgi pazemi un virszemi un vēl kaut ko tur dažādas tehnoloģijas, kā to darīt. Un tā kaut kā, bet es arī veicu īstenībā, kā saglabāt kultūras mantojumu, kurš ir zudis, kurš ir, tiksim, tā acu priekšā izzūd, vai kuram pastāv risks izzust, vai vēl kaut ko tādu. Un protams, arī tātad šīs te instalācijas, kuras mēs varam veidot, tā var būt vienkārši māja, kas mums stāv priekšā, bet tā var būt māja, kurā mēs varam iet iekšā. Mums ir interjers, kuru mēs principā varam tajā pirmajā līmenī izstaigāt, vai kaut kāda abstrakta vide, kas, piemēram, tu ieiet tajā objektā iekšā, un tu esi lielā telpā, ja, kur tev ir vēl kaut kāds digitālais saturs, vai tu vari izpētīt kaut kādas detaļas, teiksim, pienākot viņam tūmā. Ja. Tur ir vis kaut kādas tās iespējas, kā ar to strādāt. Bet pati tā pamata ideja ir tā GPS lokācija, kur mēs piesienam to objektu, un tālāk tad mēs ar viņu varam strādāt ļoti dažādos veidos, un tā kā to izziņas procesu auditorijai arī veidot dažādos veidos, caur interakcijām, caur vēl uz kaut ko un tā. Tā kā tur ir tur ir forši. Principā tas būtu uztaisīt perfektu šo mājas 3D modeli un radīt viņa šo te jā, reprezentāciju šajā fiziskajā vidē, un tālāk te var skatīties, kā ar to reprezentāciju var strādāt. Vai viņa ir interaktīva, vai viņa nav interaktīva, skaņa, audio celiņi, jā, stāstījums pa māju, vai tas ir tikai no ārpuses, un tā, kad mēs ieejam vidū, tad tas objekts pazūd, vai saku, mums ir iespēja varbūt uzbūvēt viņu kā tādu transparentu nedaudz struktūru, kur mēs varam iziet cauri un vēl kaut ko redzēt tajā iekštelpā. Nu, saku, visādas versijas. Nu, lūk, vai ir vēl kādi jautājumi, varbūt tās pirms mēs dodamies tālāk? Varbūt ir vēl kādi jautājumi. Jautājumu kā parasti nav. Varam iet tālāk. Jā, tad otrā tā daļa, vairāk jau mēs esam tā saka pietuvojušies kaut kādā ziņā tam noslēgumam, un tā mums vēl palikusi stunda 10. Un zinot, jā, šīs te iespējas virtuālo realitāti, papildināto, jaukto realitāti, ideju par to metaversu un visu pārējo, ja, pēc būtības jau tas galvenais uzdevums un tas galvenais mērķis tajā visā ir pieņemt to lēmumu, ja kādu šos digitālās stāstniecības veidus mēs izvēlamies, un tātad, ko nozīmē šī te, nu, teiksim tā, virtuālā satura veidošana kā tāda. Un tā ir viena lieta, pie kuras mēs arī ļoti stingri pieturamies, kad tie pētījumi pierāda to, ka auditorijas uzmanību iespējams noturēt ilgāk, ja saturs tiek pasniegts dažādos veidos. Tāpēc tas multimediju saturs arī rulē, ja tā var teikt, un video ir izsities priekšgājējos, un mēs primāri komunicējam caur vizuāliem kodiem, vai tie ir attēli, vai tas ir kustīgā attēla formāts, bet jebkurā gadījumā tas ir kaut kas tāds, kas ir mūsu ikdienas komunikācijas viens no tiem pamatelementiem.
Un, ja saturs tiek nodots izmantojot dažādus medijus, audio, video, attēlus, tekstu, tehnoloģiskie risinājumi un tā tālāk, pieredze kļūst interesantāka un atmiņā paliekošāka. Un tā ir arī katra mūsu individuālā kaut kāda uztveres specifika, kurš vairāk ir lasītājs, kurš vairāk ir rakstītājs, kurš vairāk ir tāds, kuram patīk parunāties par šiem jautājumiem, kurš ir tāds, kuram vizuālā atmiņa strādā un tā. Bet mēs ar šiem kodiem radām šos stimulējumus un dažādu līmeņu nospiedumus. Un dažādiem cilvēkiem tas strādā ļoti atšķirīgi. Tāpēc arī, piemēram, muzejos, domājot par ekspozīcijām, mēs principā arī vienmēr domājam, ka principā viens stāsts tiek izstāstīts dažādos veidos, akcentējot gan dažādas stāstu elementus, gan kaut kādas emocionālās nianses, gan vēl kaut kādas lietas. Nu, tā kā pēc būtības stāsts ir par vienu, bet kā, pateicoties medijiem un dažādām stāstniecības valodām, mums ir iespēja tajā vietā izpausties un radīt šo saturu daudzveidīgu un pilnvērtīgu, kur katrs to varēs uztvert no tā, kas viņam tajā brīdī ir aktuāli. Ja, nu, par spīti tam, ka mums ir kā no vienas puses, protams, ka mums ir kaut kādi kvantitīvie dati, kaut kādas tendences, kaut kādas lietas, ko mēs zinām, tur ir tādas divas pieejas. Vai mēs skatāmies vai uz katru personu kā uz unikālu individu un kaut kādā ziņā rēķinamies ar to, ka katram mums ir sava kaut kāda unikālā šī uztveres veidu kombinācija, un tad mūsu uzdevums ir maksimāli dažādot šos veidus, lai iekļautu pēc iespējas vairāk šos individus, vai mēs tā kā mēģinām skatīties uz šiem kvantitatīviem kaut kādiem datiem, uz kaut kādām tendencēm, paradumiem un vēl uz kaut ko. Manā pieredzē kopumā man liekas, ka daudz tuvāk un man kaut kādā ziņā saprotamāks veids ir skatīties caur to, ka katrs mēs esam unikāls un katrs mēs kaut kādā ziņā citādāk miedarbojamies gan ar fizisko vidi, gan ar digitālo vidi. Mums ir dažādi šie te uztveres prevalējošie faktori, līdz ar to mēs tā kā mēģinam radīt kaut kādu vidi, kurā katrs sev kaut ko var paņemt. Nu, tā kā visiem labi nebūs nekad, bet ar to kaut kādu individuālo kaut kādu domu par to, ka mēģinām būt maksimāli iekļaujoši, pieejami, saprotami un tā tālāk, mēs šeit var sasniegt lielāku cilvēku skaitu nekā varbūt gluži skatoties reāli uz kaut kādiem datiem. Un dati bieži vien, ja viņi tiek nepareizi interpretēti, ir arī nepatiesi no apgalvojuma viedokļa. Tas, ka mums varbūt tur, es nezinu, kopsumā Latvijā, es nezinu, tur 80% cilvēku ir viedtelefoni, ja? Tas nenozīmē, ka jūsu ciemā, pagastā vai jūsu pilsētā, piemēram, ir šāda proporcija. Varbūt tos 80% veido dominējošais slānis, kas ir no Rīgas, kuriem katram ir telefons. Ja? Un patiesībā tajos reģionos tā proporcija ir pilnīgi cita. Ja? Un, teiksim, ja nekorekti tiek interpretēti dati vai paņemta kaut kāda viņa ārpus konteksta, tad tāda akla sekošana tendencēm vai kaut kādiem apgalvojumiem, piemēram, ka tur visi ar saviem telefoniem varēja, viņiem būs pieeja pagodinotās realitātes saturam, tas būtu absolūti lieki. Kā rezultātā, jā, mēs atkal atgriežamies pie šīs sistēmas, ja, kur mums ir jāskatās, kāds ir mūsu stāsts, kāds mums vispār ir saturs, ko mēs gribam nodot, kāda ir šī satura pievienotā vērtība. Vai tas ir vairāk audio formāts, vai tas ir emocionāls, vai vizuāls, vai tur ir piestāv kaut kādas animācijas lietas, 3D lietas, vēl kaut kā tam līdzīga. Ja? Kāda ir mūsu auditorija, kādas ir auditorijas kompetences, kādas ierīces viņi ikdienā lieto, ko viņi jau atpazīst, kas priekš viņiem būs raķeža zinātne un kaut kas ļoti grūti un tā tālāk. Un, protams, šis medijs un šī tehnoloģija, kā viņi strādā, ko mums tas nozīmē, vispār to visu izstrādāt un tā tālāk. Ja, tur arī tas sastāv, tad ir pati fiziskā ierīce, bet katrai ierīce ir konkrēti programmatūras, ar kurām mēs šo saturu apstrādājam. Montāžas programmas, pēcapstrādes programmas, vēl kaut kā tam līdzīga programmēšanas valodas, tātad, ja laika sistēmas, kurās mēs saprotamlējam, lai, piemēram, tā interakcija strādātu un tā tālāk. Tas viss ir programmēts saturs, ja. Un arī 360 virtuālā tūra, ja ar interaktīvajiem punktiem ir programmēts saturs, līdz ar to tas tiek darīts kaut kādā programmā, kurā tad mēs varam šīs visas funkcijas apkalpot, ja. Un tas arī tas, kas kā, tur ir, tam ir korelācija gan ar laiku, gan ar naudu, gan ar visām pārējām lietām. Tas ir arī tas kaut kādā ziņā liekas bieži vien kā, kāpēc tas tik dārgi vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Bet te ir tas būtiskākais elements, ka mums ir jāapzinās, ka tas viss ir diezgan liels resursu patēriņš. Gan šos materiālus uztaisīt, gan tālāk viņus pēc tam foršā, interesantā, stilīgā veidā pasniegt auditorijai.
Un kas tad ir šī digitālās vidas tā galvenā tā specifika? Tad, kā jau es minēju, mediju izvēle un izpratne par šo mediju. Mēs zinām, kāpēc tas ir 360, vai mēs zinām, kāpēc tā ir tieši virtuālā telpa un virtuālā realitāte. Mēs zinām, kāpēc tā ir papildinātā realitāte un tāda organiska un tāda saturam un auditorijai draudzīga tehnoloģijas izvēle, tā to varētu teikt. Mēs mainām šīs attiecības no lietotājiem, kur kopā ar lietotājiem mums ir jāreikinās, ka lietotājs ir daļa no pieredzes, un mēs nevaram atraut to pieredzi un to saturu no tā cilvēka, kurš to pieredz. Viņi ir saistīti savā starpā. Tās brilles uz tām acīm būs kaut kādai fiziskai personai. Tas telefons rokā būs kaut kādai fiziskai personai. Līdz ar to ārpus tā, ko mēs domājam, kas ir interesanti, ko mēs šim cilvēkam gribam pastāstīt, vai kas ir mūsu tā satura pievienotā vērtība, tas ir tas, ka mums ir jādomā jau kontekstā. Tas cilvēks tur ir, viņš to dara, kā tas notiek, kā viņš tās brilles uzvelk, kā viņš aktivizē saturu, vai viņam kāds palīdz, vai viņam neviens nepalīdz, kā viņš pārvietojas, kā viņš navigē, kā viņš zina, ka ir sākums, kā viņš zina, ka ir beigas, vai viņš zina, kā saturu apturēt, vai viņš zina, kā atgriezties iepriekšējā skatā, un tā tālāk, un tā joprojām. Viss ir kontekstā un kopā ar lietotāju. Tāpēc tas ir tas UX, UI, lietotāja pieredzes dizains un lietotāja pieredzes interfejs. Tātad skats, ko mēs redzam, tātad izvēle, nes ko mēs redzam. Līdz ar to tas ir tas konteksts un tas lietotājs visu laiku ir klātesošs. Tā ir tāda dizaina domāšanas pamatelements un uz lietotāju orientēta, teiksim, tā dizaina elements, dizaina domāšanas elements, kas ir tā kā daļa no vispār tādas tehnoloģiju vides un no tāda IT satura un visa pārējā. Tad lietotāja interaktivitāte un iesaiste, tad vai nu viņš ir aktīvs vai pasīvs, pieredzes var būt pasīvs, pieredzes var būt aktīvs. Lielākoties mēs īstenībā redzam feiko interaktivitāti. Tas ir vēl cits stāsts, man ir arī cits daudzas lekcijas par interaktivitāti un gamifikāciju un vēl visu kaut ko, bet mums ir daudz ilūziju par interaktivitāti, bet patiesībā tas saturs nemaz nav interaktīvs, viņš vienkārši ir konkrētā tehnoloģijā, bet pasīvs. Nu, tad, ja mēs tad veidojam šo te iesaisti, tad tam ir jābūt ar kaut kādu rezultātu, vai tā ir atgriezeniskā saite, vai tā ir mana iespēja pieņemt lēmumu, kā tajā sistēmā navigēt, kurus telpas apskatīties, kuru saturu skipot un iet tālāk, manas iespējas brīvi pārvietoties šurpu turpu un vēl kaut kā tam līdzīgi. Ja tas viss jau ir tā kā prerenderēts, mēs kā autori esam izdomājuši, tu iesi tā no pirmās istabas uz otro, uz trešo un tam līdzīgi, tev nav nekādas brīvas iespējas. Tas ir viens scenārijs, un otrs scenārijs, kur mēs ieliekam auditoriju video, viņi var izvēlēties. Viņi iet pa labi vai pa kreisi, vai apskatās pirmo, trešo vai piekto telpu, vai iepazīstas no 10 tēmām tikai ar 2, kas viņus interesē un tā tālāk. Lineārs un nelineārs narratīvs. Tad lineārs narratīvs paģēr to, ka mēs domājam tādās diezgan klasiskās paradigmās no punkta A uz punktu Z, no vakardienas uz rītdienu, no 10:00 rītā līdz 10:00 vakarā. Domājam par ievadu, nezinu, kulmināciju, ne, bet iztirzājumu, kulmināciju un nobeigumu. Ja, nu, mums ir daudz dažādas šīs stāstniecības tehnikas, un arī mēs zinām no dramaturģijas, no tekstveidas un viedokļa raugoties, no stāstniecības viedokļiem raugoties, no vizuālās stāstniecības viedokļiem raugoties. Un kaut kādā ziņā, ja mēs esam šādā interaktīvā vidē, kurā mums mainās šie parametri, mums tas viss kļūst sekundārs. Mēs varam, un mums ir jādomā nelineāri. Mums ir jādomā, ka cilvēks varbūt noskatīsies pirmo video, tad 3 izlaidīs, un tad 6, varbūt viņš sāks ar 10, un tad ies uz pirmo. Varbūt viņš kaut ko noskatīsies, varbūt viņš neko neskatīsies, varbūt viņš izlasīs to saturu, varbūt viņš neizlasīs, varbūt viņš noklausīsies līdz galam vai vēl kaut kā tam līdzīga. Tad satura vienībām, kāpēc viņas nevar būt pārāk garas, un viņām kaut kādā ziņā ir jābūt kā pašpietiekamām. Tas ir līdzīgi kā sociālajos medijos, ieraksts, kuru mēs publicējam sociālajā mediju komunikācijā, lai tas ir viens Twitter teikums, viņam ir jābūt ar kaut kādu domu, viņam ir jābūt pietiekamam, lai ārpus konteksta viņš kaut kādu sakaru radītu. Ja, ja mēs vienkārši iepostojam kaut kādu domu ārpus šīs kaut kādas konteksta plašāka, ja, tas nerada nekādu jā, pēctecību. Tas bezjēdzīgs ieraksts vai bezjēdzīga kaut kāda darbība.
Līdz ar to tā digitālā domāšana ir drīzāk par to nelineāro, par to kaut kādu puzlītes lipināšanu kopā, paredzot to, ka ir diezgan dažādi veidi, kā cilvēki to pieredzēs, ir dažādi veidi, kā viņi par to domās, kā viņi uz to paskatīsies un tā tālāk. Un tas ir interesants, un tas maina to gan to stāstniecības valodu, sākot jau tiešām ar elementārām lietām, kas ir vienkārši satura vienību garums. Ja? Un es zinu, ka to ir grūti pārvarēt, un gribās pusstundu sarunāties, un gribās tos teksta palagus publicēt, un viss pārējais, bet tad, nu, tā pavisam kritiski un godīgi paskatieties arī paši uz saviem paradumiem, ja, ikdienā patērējot saturu un tam līdzīgi, cik reāli tam cilvēkam tā uzmanība noturās. Ja? Lielākoties visi mēdīji, absolūti visi mēdīji apgalvo to, ka šobrīd lielāko daļu, ko nozīmē es izlasīju ziņas, tas nozīmē, ka es iegāju www.lsm.lv vai Delfos, apskatījos bildi, izlasīju ziņu virsrakstu un varbūt vienu, divus teikumus valdā, kas parādās pie ziņas. Ja? Tā mēs patērējam to ikdienas saturu. Un, protams, ka tavu uzmanību noturēt auditorija kļūst ar vienu grūtāk. Līdz ar to, ja mēs skatāmies uz informatīvo un izglītojošo saturu, piemēram, kaut kādu vēstures saturu komunikāciju, mums ļoti forši jādala tas pa maziem, maziem fragmentiņiem. Interesanti dažādos veidos, vienā audio, vienā video, vienā šīs, vienā tās tā kā dažādas tās valodas, lai ir interesanti, ja? Un lai katra no šīm lietām neaizņem pārāk daudz laika, un lai mēs varam raiti iet uz priekšu, radīt to dinamikas ilūziju un visu pārējo, ja? Un tad ir atkal mākslas kaut kādas formas, kur mēs tad atkal lietotājiem varam ļaut, nezinu, relaksēties, es saku, kvantu fizikas pasaulē un paceļoties kaut kādos tripos un vēl uz kaut ko, ja? Tā kā tas ir tāds dažādi tie veidi, kā uz to skatīties un kā to izmantot, bet katrā ziņā tās, ka mums no tāda tradicionāli lineāra, no A līdz Z, no vakardienas uz rītdienu un tā tālāk, tas digitālā vidē vispār nav aktuāli. Tas ir absolūti patiesas apgalvojums gan kontekstā ar sociālajiem medijiem un mūsu ikdienas kaut kādām digitālajām aktivitātēm, gan arī, piemēram, ar stāstniecību un satura veidošanu XR pasaulē. Un tad ir jautājums, protams, arī, kas ir tāds autoru un lietotāju sadarbība un ietekme uz procesu vai pabeigtu autoru darbu. Tad kurš ir autors kam? Ja mēs prasām, teiksim, cilvēkiem kaut ko pašiem radīt vai, es nezinu, atsūtīt bildes vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Ja? Šis te kopradas moments, tas, ka es varu pats ierakstīt kaut kādu saturu vai vēl kaut kādā. Piemēram, Vācijā vienam muzejam ir interesants projekts, kur viņam ir muzeja papildinātās realitātes lietotne, kur viņiem ir attiecīgi tad ekspozīcija, kas ir papildinātajā realitātē. Un tur ir gan tikai digitāli objekti, gan arī fiziski objekti un tā, bet tas papildus tā lieta, ko viņi ievies klāt, bija iespēja izvietot tajā telpā tā kā sarakstes. Tad cilvēks var ievietot tā kā domu burbulīti un ierakstīt, piemēram, savu jautājumu vai ierakstīt savu komentāru par šo te izstādi un vispār un atstāt. Un citi cilvēki, kas ir tajā telpā un arī skatās tajā telefonā vai planšetē, viņi redz tos domu burbuļus, viņi redz tos jautājumus un tam līdzīgi. Viņi, piemēram, mākslinieks var pieslēgties un atbildēt cilvēkiem uz jautājumiem vai izstāstīt kaut ko par savu mākslas darbu. Principā tāda dzīvā satura un dzīvā čata vide, kas notiek ne tikai komunikācijā, sarakstoties tādā čata formātā, bet kas ir fiziski, nu tādi, jā, domformas burbulīši, kas ir izlikti pa telpu, kurus mēs varam apskatīt un ar viņiem iepazīties, dzirdēt, ko citi cilvēki ir par to teikuši un domājuši paši, ierakstīt savu komentāru. Un kā jau es teicu, arī muzejs var atbildēt uz jautājumiem, vai mākslinieks var atbildēt uz jautājumiem un tā kaut kā, ja? Tā kā, piemēram, arī, teiksim, šādas kaut kādas miedarbības formas un vai iesūtīt kaut kādas, es saku, attēlus vai vēl uz kaut ko, tur ļoti daudz parādās. Tātad šī te digitālās vidas specifika, kur mēs varam līdzdarboties ar auditoriju, kaut kādā satura veidošanā, atgriezeniskās saites veidošanā, iesaistē, komunikācijā, stimulēt jautājumu uzdošanu un vēl uz kaut ko. Protams, ka sarežģīta ir tā tehnoloģija tendence un straujā mainība, bet, jā, tas ir kaut kādā ziņā neatgriezeniski un droši vien, kad jārēķinās, ka tā ir reālā ikdiena, un tā tas vienkārši ir. Nu, tā kā gribam vai negribam. Tas arī ir kaut kādā ziņā viens no tādiem, bez maz vai filozofiska līmeņa kritikām digitalizācijas virzienā, par to, ka mēs jau paši to neizvēlējāmies. Ne es, ne jūs neesat izgudrojuši neko no tā.
kas ir pieejams, un kaut kādā ziņā mums digitalizācija šobrīd arī tā kā, nu, mums vairs nav izvēles iespējas. Nu, tā kā, es nezinu, protams, jūsu burbulī, bet, nu, piemēram, manā burbulī, teiksim, bez e-paraksta, ja tā kā vairs nav iespējams, ja tāpat arī saku visas sistēmas, kas ir augstskolās un universitātēs, es nevaru viņas neizmantot. Ja? Nu, tāpatās arī kaut kāda klātsamība sociālajos mēdījos. Nu, es kopumā arī esmu diezgan kritiska un skeptiska pret to, jo es zinu, ka es patērēju daudz laika un tam līdzīgi. Es cenšos pārāk ar sociālajiem medijiem neaizrauties un tā, bet nu, tā man nav variantu. Nu, man tur ir jābūt. Nu, kā, nu, no sevis tu neesi vispār. Ja? Vai tur komunicē par savu darbu, vai tur komunicē par sevi, vai tu tur sazinies ar draugiem, vai tu vispār, kā saka, iečakojies kā dzīves cilvēks. Ja? Jo, nu, joki par to, ka no sērijas tu neesi Facebookā, no sērijas vai tu vēl esi dzīves, ja tas ir, diemžēl, kaut kādā ziņā daļa no šīs te digitālās klātesamības, kas mums ir jānodrošina gan kā individiem, gan kā nozares profesionāļiem un ekspertiem, gan attiecīgi tātad caur īpaši caur mūsu organizācijām, ko mēs vadām vai kurās mēs darbojamies, un viņām ir jābūt klātesošam. Bet tajā digitālā vidē ir arī tā auditorija. Tā kā, nu, tur ir tās divpusējās attiecības. Ja jau tur nebūtu tās auditorijas, tad jau mēs varētu, es nezinu, kā biblioteka vai kultūras nams pieņemt lēmumu nebūt tajās digitālās vidē. Bet reāli Latvijā viens no top meklētākajiem ierakstiem Google searchā ir kultūras pasākumi. Ja? Tas ir top 3 meklētākās lietas Latvijā, ko visi Latvijas interneta lietotāji meklētājos, ja, tad gan Google, gan citās meklētāju programmās un tā tālāk. Nu, skaidrs, ka tev ir jābūt digitālā vidē ar savu pasākumu un savu kaut kādu piedāvājumu, pēc ka cilvēki to meklē, un viņi to uzzinās internetā, nevis tavā afišā vai kaut kādā citā vidē. Bet tur ir arī tas otrs gals, tā kā vai tu zini savu auditoriju. Piemēram, Rīgas apkaimnes svētki pieļāva lielu kļūdu, tā kā primāri komunikāciju fokusējot uz sociālajiem medijiem, kā rezultātā reāli apkaimēs par apkaimju svētkiem. Rīga bija teorētiski informēta par apkaimju programmu norisēm, tā pašā laikā apkaime nebija informēta par savām norisēm. Tur veidojas tāds paradoxāls burbuļu sadursme. Ja tu sekot, tur, es nezinu, Rīgas domas tām vietnēm, tur apkaimju centriem, vēl kaut kas, tas saturs līdz tevīm nonāks. Ja tu dzīvo Purciemā un tu neseko nevienām no vietnēm sociālajos medijos, kuras ir šī satura izplatītāja, tu viņus neredzēsi. Pat tad, ja tu norādi, ka tiks mērķēts uz konkrētu šo cilvēku, viņš neredz to saturu, jo viņš nav tajā burbulī, kur šis saturs tiek izvirzīts pateicoties maksas reklāmai kaut kādā priekšplānā. Arī ar visu maksas reklāmu viņš viņu neredzēs. Ja? Vai arī tur ir jāiegūda milzīgi līdzekļi, bet tad arī visticamāk tas beigtos to, ka visa Rīga būtu informēta par visu, bet tā kā mēs nevaram tik šauri nomērķēt to savu auditoriju. Līdz ar to Rīgas apkaimju svētki Purciemā pierāda to, ka labāk ir izlikt afišu vietējā Maksimā un namu, teiksim tā, informācijas stendos pie sienas, nekā darboties tikai vienīgi sociālajos medijos un mēģināt to visu izdarīt ar digitālu tehnoloģiju palīdzību, ja, un platformu palīdzību. Tā kā tur ir tāds arī vienmēr par to ir tā jāizvērtē un jāzina, ja vai jāparunājās ar cilvēkiem, vai jāveic kaut kādas aptaujas, lai mēs zinātu, kur tad tas cilvēks ir. Savukārt jaunieši, 90% jaunieši jaunumus iegūst sociālajos medijos. Līdz ar to, piemēram, ja mēs gribam uzrunāt jauniešu auditoriju, mums nepietiek būt letā un, es nezinu, LSM vai Delfos ar savu preses relīzi. Nelasa tur tie jaunieši. Viņi labākā gadījumā izlasīs Delfi ierakstu sociālajos medijos, bet arī to nē, jo visticamāk viņi nebūs tajā burbulī. Ja? Līdz ar to arī tātad klātesamība un šo te satura komunikācijas digitālos kanālos ir nepieciešama. Protams, ka skatoties arī atpakaļ vairāk uz šo XR kontekstu, jā, tas, ka visu laiku mainās šīs te tehnoloģijas, nāk jaunas brilles, programmatūras, update un viss pārējais, tas, protams, ir arī fakts un ar to jārēķinās. Jaunradas izaicinājumi un radošums tajā visā. Man personīgi liekas ārkārtīgi radoša un interesanta vide ar nenormāli daudz iespējām. Man vispār interesē attiecības un stāstniecības veidi caur šo te tehnoloģiju prizmu un auditoriju un iesaista visām pārējām lietām. Bet, protams, kad ir cilvēki, kuriem tas rada varbūt kaut kādu diskomfortu vai kaut kādā ziņā atbaida vai bremzē šo kaut kādu vēlmi vispār ar to iepazīties un to darīt. Ja?
Bet tas ir arī labs jautājums, ja, kādā veidā mēs uz to skatāmies. Starpdisciplinaritāte, tas ir izaicinoši, tāpēc, ka, lai tas viss notiktu, ir jāsanāk kopā diezgan paprāvam bariņam ar dažādiem ekspertiem. Tā skaitā, piemēram, viena no lietām, kas tā kā ir obligāti klātesoša visos digitālajos risinājumos, ir dizains, dizains un vēlreiz dizains. Tātad pirmkārt jau grafiskais dizains, bet arī šis lietotāja pieredzes dizains. Ja? Tātad kādā veidā mēs dizainējam šo pieredzi kopumā. Un bez dizaina mēs nevaram nekādu rezultātu sasniegt. Ja? Tātad mums ir šie tehnoloģiju cilvēki, kas tā kā programmē un to visu sakārto kodā. Mums ir šis dizains un lietotāja pieredzes dizains, kas ir divas dažādas grafiskie dizaineri. Nav lietotāja pieredzes dizaineri. Lietotāja pieredzes dizainers ir atsevišķa profesija, kurš dažkārt māca programmēt, dažkārt viņš nemāca programmēt. Principā viņi visi ir front-end programmētāji, tā kā vizuālās priekšplānā esošās vides programmētāji. To viņi var sakārtot, bet viņi nevar sakārtot smadzenes tam risinājumam kā tādam. Tur nianses jau par programmēšanu detaļās. Tam mums šodien, diemžēl, nav laika. Bet jā. Un tad paši tie satura veidotāji, audio, video, vēl kaut kas tāpat arī filmēs. Tāpat tiek filmēti, rakstīti scenāriji, ieskaņots audio, ir audio dizains un režija un vēl kaut kas. Nu, pie lielajiem projektiem mēs strādājam. Bars ar cilvēkiem, kuri no dažādām nozarēm sanāk kopā, un attiecīgi, jā, tās ir komandas, kas bieži vien sastāv pat no 10 un vairāk cilvēkiem, lai taptu kaut kādi interesanti risinājumi. Un jā, tātad par šo te aktivizāciju. Vispār jau to es pieminēju, man te atkārtojās elementi. Nu, lūk, un tad, ja mēs skatāmies uz šo te XR pasauli un no tādas stāstniecības viedokļa, kā jau es minēju, tad visas šīs tehnoloģijas ir interaktīvas, un vai mēs iesaistam to interaktivitāti vai nē, un tur ir tās spēļošanas lieta. Tātad interaktivitāte un spēļošana, tās ir divas neatņemamas lielas tēmas, kas ir saistītas ar XR industrijām. Un interakcija un interaktivitāte notiek starp cilvēkiem un artefaktiem, tātad fizisko vidi un starp cilvēkiem un tehnoloģijām. Tātad mums ir šie dažādie interaktivitātes veidi un iespēja par to reflektēt. Kā jau es minēju, tad lielākā daļa no kaut kādām interaktīvām lietām mums ir kaut kādā ziņā tādas, pseido-interaktīvas, kur patiesībā, jo tur ir tas, ka, ja tehnoloģija pati par sevi ir interaktīva, tas nenozīmē to, ka mēs to interaktivitāti esam izmantojuši. Visas virtuālās realitātes brilles ir interaktīvas. Bet, ja mēs vienkārši uzliekam brilles un paskatāmies 10 minūšu filmiņu viņās, tā nav interakcija. Tas ir vienkārši tehnoloģijai ir interaktivitātes iespēja, bet mēs viņu neesam izmantojuši. Saturs ir pasīvs, uzliku brilles un paskatījos. Ja? Tā kā tur ir tas vai nu tehnoloģija vai platforma var būt interaktīva, bet mēs nevienmēr izmantojam šo iespēju. Pēc būtības mēs par interaktivitāti varam runāt tikai un vienīgi tad, kad saturs ir interaktīvs. Ja? Ja mēs uzdodam cilvēkam kaut kādus jautājumus, mēs saņemam kaut kādu atgriezenisko saiti, mēs dodam viņam kaut kādas izvēles iespējas, pieņemt lēmumus vai iesaistīties kaut kādās aktivitātēs vai piedalīties spēlēs vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Tā ir tā interaktivitātes galvenā ideja. Un par spēļošanu kaut kādā ziņā ļoti līdzīgi arī. Tad spēļošana nozīmē spēļu dizaina elementu pielietojums nespēļu kontekstā. Un tas ir, jā, lai motivētu šo cilvēku kaut ko darīt, krāt punktus. Es saku, tur izvēlēties ABC variantus, tur uzskaitīt laiku, cik viņš ir ilgi pabijis, ja? Sacensties savā starpā, kurš pirmais, kurš pēdējais un tā tālāk. Ja? Un arī, teiksim, tajās virtuālajās telpās, piemēram, arī tajā pašā Mākslas akadēmijas virtuālās galerijas piemērā, ko es rādīju, tik daudz īstenībā to lēmumu, kas pa ceļam tiek pieņemti. Vai es esmu tur viens, vai es redzu tur citus cilvēkus. Vai tie citi cilvēki ir ģenerēti cilvēki, un tas ir programmatūras renders, vai tie ir īsti cilvēki, kas vienlaicīgi ar mani ir šajā telpā. Vai es ar viņiem varu miedarboties, vai es ar viņiem varu, vai mēs pasīvi paplūstam viens otram, bet varbūt mēs varam sarunāties, varbūt mēs varam sarakstīties savā starpā vai aprunāties. Ja? Un tas ir visas tas spēļošanas elementi, un tad vai man ir kaut kāds, jā, vēl citi elementi, kas mani motivē un tā tālāk. Alternatīvais koncepts, gamification, angliski tas vārds, ko izmanto, spēļošana, gamifikācija arī latviski dažkārt saka. Un tas alternatīvais koncepts ir funware. Tas ir spēles mehānismu pielietojums ārpus spēles konteksta, piemēram, kaut ko vadīt ar šīm te pultīm vai vēl kaut ko tādu. Ja? Tas būtu funware, tev ir tehnoloģija, kur tu
izmanto nevis datoru vai telefonu, piemēram, bet kur tu saturu palaidi vai tajā saturā iesaisties ar kaut kādu pulšu palīdzību vai vēl kaut ko tādu. Tad vienkārši iekļaujot šo spēļu mehāniku vai spēļu elementus, tad pati spēle pati par sevi netiek padarīta aizraujoša. Tad viss ir atkarīgs no tās motivācijas. Tā kā spēļošanas tās idejas pamatā ir motivācija. Ja interaktivitāte runā par to, ka saturam ir jābūt interaktīvam, tā kā mums ir reāla kaut kāda miedarbība ar auditoriju, kaut kāda tipa dialogs un kaut kāda saikne tiek veidota visdažādākajos kontekstos, tad spēļošana ir par to, ka pats tas elements par sevi vienkārši skaitīt laiku vai vienkārši skaitīt punktu neko nemaina. Svarīgs ir tas, vai tas motivē to darbību un vai tas notur auditorijas uzmanību un padara šo pieredzi interesantāku, aizstošāku vai vēl kaut kā tādu. Nu, lūk, jā, tad par šīm praktiskajām kaut kādām lietām. Es varbūt ar jūsu atļauju varētu lūgt, burtiski dažas minūtītes aiziet padzerties, jo man radās liela vēlme pēc ūdens glāzes. Es aiziešu padzerties, un tad varbūt jūs tomēr varat padomāt kaut kādus jautājumus, un tad es parādīšu vēl vienu grafiku, ko mēs esam izmantojuši projektā, kur var redzēt arī kaut kādā ziņā, kuri procesi notiek paralēli, domājot par šīm tehnoloģijām, kuri procesi ir konsekutīvi. Nu, jā, parādīšu vienkārši vienu plānu, kas rada kaut kādu varbūt tās vizuālu sajūtu par to, kā vispār izsās darba plāni šādos projektos un tā kaut kā. Tā, paldies jums par atļauju nedaudz mazu pauzīti paņemt. Dabūju vismaz padzerties. Nu, lūk, šeit ir viens no mūsu pēdējiem plāniem, pēc kura mēs strādājam pagājušā gadā pie viena liela projekta, un tad ir tieši jā, par programmatūras izstrādi un tā kā visu pārējo. Tas bija konkrēti domāts vispār, jā, visam. Mēs strādājam gan pie virtuālās realitātes, gan pie papildinātās realitātes, gan pie spēlēm un tā kaut kā. Un tad ir tā kā tāds, viņi darbojās no tāda producēšanas un satura veidošanas viedokļa pēc tāda vienota principa. Un tad no sākuma mums ir tas, ar ko mēs vispār sākam domāt par šīm lietām. Mēs izstrādājam to scenāriju un to loģiku, kāds ir stāsts, ja, kā mēs virzamies stāstā. Mēs uzliekam tādu pamata karkasu, ja, kā tas vispār strādā. Un nākamā lieta, kas tiek darīta, tiek izveidotas tādi wireframe. Tad tas ir principā vizualizācijas konkrētiem ekrāniem, dators, telefons, virtuālās realitātes bildes, ja 360 izklājums vai vēl kaut kas. Wireframes principā nozīmē to, ka tas ir bildīte, ja, kā izskatīsies tātad sekvence.
no viena punkta uz otru punktu, kādas podziņas tur ir, ko mēs tur varam izdarīt, vai mēs tiekam atpakaļ, vai mēs netiekam atpakaļ, kādas tur ir valodu izvēles, kādas tur ir vēl citas lietas. Ja. Tad, tā kā mēs esam sakārtojuši to stāstu un sapratuši, par ko mēs gribam pateikt, mēs uzreiz sākam skicēt ļoti primitīvā veidā. Mēs uzreiz sākam skicēt, kādā veidā mēs šo stāstu sakārtosim. To sauc par wireframe. Tas ir tas logu izkārtojums, kā mēs lūk ejam. Pārpildinātā realitātē lietotnē tad logi šai te telefonam paredzēti, virtuālā telpā. Tātad mums ir šie 360 izklājumi, kur mēs esam, kas mums tajā vidē ir, kaut vai tas ir 360 attēls. Mēs, piemēram, aizbraucām, uztaisījām 360 bildes, vienkārši izeksportējām šos te atvērtos panorāmiskos attēlus un uzreiz iezīmējam, kur mums ir saturs, kur mums ir jābūt punktiem, lai ir vienmērīgs izklājums un tā tālāk, kā tas saturs parādās, vai tas ir loks, vai tas ir kvadrāts, vai tas ir aplis, vai tas ir kaut kāds burbulis un tā tālāk. Ja? Mēs uzreiz jau skatāmies, tātad, kādā veidā uzzīmējam ar ļoti vienkāršiem rīkiem. Principā to var izdarīt. Jebkurš no mums ir tas saucamais paper prototyping. Mēs varam reāli, ja nav pa ceļam ar digitālām tehnoloģijām, var izgriezt uz A4 lapas. Ja? Ideālā gadījumā, ja teiksim, ja izgriezt telefons, mēs reāli uzliekam telefonu, uzzīmējam uz lapas, izgriežam šo te modeli un zīmējam, kā tas lodziņš izsās, kā tas ekrāns izsās, kā izsās tā informācijas arhitektūra un tas izvietojums tajā visā. Ja? Un kurā brīdī mēs kādu saturu to stāstu, mēs padarām draudzīgu tam ekrānam un saprotam, kā ar to tehnoloģiju tas kopumā strādās. Jā, vai tās ir brilles, vai telefons, vai dators, vai vēl kaut kas tāds. Tad mēs nodarbojamies ar šo te wireframe būvēšanu. Ja? Un tālāk, tajā brīdī, kad mums ir skaidrs saturs, mēs zinām savu stāstu, mums būs tādi audio, tādi video, mums vajag parādīt šādus te pieredzes un visu kaut ko, mēs esam sapratuši, kādā veidā tā navigācija vispār kopumā tādā absolūtā skices formātā, vai nu kādā tiešsaistes programmā, vai tas ir Miro, vai tas ir Figma, vai vēl kaut kādas, vai Canvas, piemēram. Ja? Beigu galā pat PowerPoint prezentācijā mēs varam uztvert, ka, piemēram, PowerPoint prezentācijas loks ir viens datora loks vai viens telefona ekrāna loks, un īstenībā izveidot to. Vienīgā loģika, ko ir jēga ņemt vērā, ir tas, ka mēs lielākoties, ja mēs telefonu izmantojam horizontāli, tad arī PowerPoint mums var reprezentēt. Katrs slaids var būt ekrāns. Bet ja mēs tomēr ļoti daudz strādājam ar vertikālo formātu, tāpēc ir ļoti labi uzreiz domāt tajā vertikālajā segmentā, jo tad mēs saprotam, ka mums visticamāk vairāk pogas būs vertikāli un izvēles būs vertikāli, nevis, piemēram, horizontāli. Un tādā veidā mēs jau ar superprimitīviem līdzekļiem, ar papīrā izgrieztām telefona modeļiem vai kaut kādām podziņām varam tikt pie tā, ka mēs saprotam, jā, šis ir tas, ko mēs gribam, visi mani stāsta elementi ir iekļauti, ir skaidrs, ko es esmu pateicis un kādā veidā tas ir reprezentēts šajā konkrētajā tehnoloģijā, un tad jau sākās tas nākamais etaps, kurā jau principā sākās ražošanas posms. Šis ir tāds izstrādes posms, kurā mums ir viegli mainīt domas, viegli visu mainīt, visu kaut ko. Šis arī, tas nav finansiāls, labi, tas ir finansiāls ieguldījums, bet tas ir mazākā daļa no tā visa. Jo pēc tam, ja jūs būsiet jau saprogrammējuši kaut ko gribēsies mainīt, es nezinu, tur virtuālās tūres pašās beigās, tu visticamāk vai nevarēsi izdarīt, vai tas būs ļoti dārgi un būs ļoti daudz, kas jāpārprogrammē līdz tam. Līdz ar to šīs sākuma fāze, tā idejošana, to izklājumu veidošana, sapratne, kā mēs vispār to stāstu izstāstam, kāda ir tā pieredze, tas atbild uz jautājumu, kāda ir tā pieredze un kā mēs šo te saturu, šīs te pieredzes kontekstā vispār varam nodot auditorijai. Nu, lūk, un tad, kad mēs esam tikuši te idejošanas fāzes posmam cauri, un mēs jau esam sakārtojuši to te izklājumu. To mēs varam darīt paši, mēs varam pieslēgt profesionāļus, mēs varam, teiksim, šeit jau principā tas pieredzes dizains, slēdzās klāt. Ja bieži vien tādos nopietnākos projektos šo wireframe daļu, šo te virves rāmju daļu, kā latviskot varētu, tāda varbūt nedaudz muļķīga, bet tā mēs varam to tulkot, ir tas, ko dara arī lietotāja pieredzes eksperts un dizainers, kas tieši domā par šīm lietām un visu pārējo. Ja?
kas ir tieši nevis par to, kā tas vizuāli izskatīsies, nevis kādos fontos būs burtiņi, kādos krāsās būs lodziņi un viss pārējais, bet tieši par to loģiku. Un tā poga ir labā stūrī, kreisā stūrī, augšā vai lejā. Ja? Kāds ir tas izkārtojums? Un kura poga ir lielāka, kura poga ir mazāka, kura satura vienība ir redzamāka, kura ir mazāk redzama, kas ir priekšplānā, kas ir aizmugurē un tā tālāk. Tas ir wireframes, struktūra, arhitektūra. Nu, lūk, un tajā brīdī, kad mums ir gatavs mūsu ideja un šis te wireframes, tad idejas vizualizācija konkrētajā tehnoloģijā, mums jau sākās tā kā nākamie posmi, kas jau ir jau paralēlie procesi. Viens ir saturs, jā, saturs mums ir satura izveide, satura pielāgošana dizainam un programmatūrai, satura korektūra. Tad viens ir tas satura. Audio, video, teksti, visi filmēšana, montāža, pēcapstrāde un viss pārējais. Visas satura formas, ar kurām mēs strādājam, tās aiziet vienā paralēlajā segmentā, jo mēs zinām, kādas satura vienības mēs tā kā ražosim, implementēsim un tā tālāk. Paralēlais process saturam ir dizains. Tātad pēc tam, kad mēs zinām loģiku un mēs zinām šo pieredzes struktūru un šo te karkasu, mēs ejam tajā UI, kas jau ir user interface, kā mēs to redzam. Tad jau mums ir šī stila grāmata, kādās krāsās ir lodziņi, vai lodziņi ir četrkantīgi, vai aplīši, vai domu burbulīši, rozā, balti, zili, balts teksts uz melna fona, melns teksts uz balta fona, krāsu paletes un tā tālāk un tā joprojām. Šeit jau ir tas user interface, kas jau mums ir konkrēti kaut kādas dizaina lietas. Ja? Un tā kā tas lietotāja pieredzes dizains, tas ir viena tipa dizains, ko dažkārt dara grafiskais dizaineris, dažkārt to dara programmētājs, dažkārt tas ir lieliem projektiem pa vidu atsevišķs eksperts, kas tieši atbild par intuitivitāti, par navigāciju un tām visām lietām, jo tā ir atsevišķa nozare vispār industrijā. Un tad ir grafiskais dizains, kas atkal atbild par uztveramību, krāsas, izmēri, fonti, stils, viss pārējais. Ja? Tas ir tas, ko mēs redzam. Ja? Tad jau sākās darbs pie dizaina pielāgošanas, attiecīgi risinājumu loģikai, un tad ir gala dizaina izstāde. Tas notiek paralēli. Un tad ir tehniskais darbs, kas ir programmēšana. No sākuma tas ir karkasa izveide, balstoties uz šo te wireframe, kur var iznavigēt cauri un jau izklikšķināt cauri šo te spēli digitālā, teiksim, šo te pieredzi, ne obligāti spēli, šo te pieredzi šajā te digitālajā vai virtuālajā telpā. Tāda ir attiecīgi programmatūras savienojamība ar dizainu, ja, tātad tas ir, kur ir tehnikas konfigurēšana un viss pārējais, un tad fināla dizaina ievietošana programmatūrā. Un tur satiekās saturs ar dizainu, kas nonāk visi pie tehniskajiem, kuri to implementē un ieliek tajā visā vidē iekšā. Ja. Un tur pa vidu, tāpēc ir tas lodziņš pielikt klāt, tā tehnikas konfigurēšana. Tas ir pēdējais brīdis, kurā man, kā satura veidotājiem, ir jābūt ar tām brillēm, vai ar to telefonu, vai ar to planšeti, kurā es testēju konkrēti savu izstrādāto programmu, ja konkrētiem satura placeholderiem, vai piemēriem, vai ar dizaina elementiem un tā tālāk. Ir īpaši, ja mēs runājam par virtuālo realitāti. Vai par speciālām ierīcēm, tātad, kas ir, piemēram, tur, nezinu, muzeja iekšējai lietošanai, kas ir ierīces, ko viņi dod saviem apmeklētājiem, kas būs tās planšetes, ar kuriem viņi staigās pa muzeju un pieredzēs šo te digitālo saturu. Tad, pēc tam, kad šīs trīs paralēlās lietas, saturs, dizains, tehniskās lietas ir satikušās, tad notiek testēšana. Un šeit arī būtiski saprast, ka aiz katra no šiem darbiem, pirmkārtām, tās ir trīs radošo industriju uzņēmējdarbības formas. Piemēram, mans uzņēmums ir šajā pirmajā lodziņā, un dažkārt es sadarbojos ar dizaineriem, ja? Bet ir arī atsevišķi dizaina uzņēmumu, grafiskais un pieredzes dizains un tam līdzīgi. Un tad ir šī te programmēšana, kas ir tehniskais risinājums. Radošo industriju kontekstā tie var būt trīs dažādi uzņēmumi, kas sniedz šo pakalpojumu. Vai kā minimums jādomā, ka tie ir trīs dažādi eksperti, ja tas ir minimālais, ja, lai vispār kaut ko varētu uzbūvēt, lai vispār kaut ko varētu uztaisīt. Lielākoties pie satura tāpat vēl iesaistās redaktori, tūki, filmētāji, montētāji, es nezinu, aktieri, tur es nezinu, kas tik vēl viss ne. Pie dizaina tieši tas pats, mums ir UX, UI, vai grafiskais varbūt nodalīts atsevišķi un tā tālāk, cik liels ir apjoms un viss pārējais. Un tad programmēšana, vai to dara viens vai divi vai vairāk programmētāji, atkarībā no tā, cik tas ir sarežģīti un tā tālāk. Tā kā tas ir un principā, nu, tā kā ir, protams, ka lielas aģentūras, kas tā kā sniedz visu šo pakalpojumu vienā paketē, bet jāatzīst, ka skatoties vairāk uz tādu mākslas un kultūras jomu,
kurā es funkcionēju, tas lielākoties ir sadalīts. Nu, mēs tā kā visi, teiksim tā, mainamies un es saku, dizaina uzņēmumu mēs atsevišķi šiem risinājumiem neņemam. Mēs darbojamies parasti ar dizaineriem, ko mēs piesaistam, kurus vai nu piesaistu es, vai piesaistu man tehniskie partneri un tā kaut kā. Bet, ja kurā gadījumā tur ir trīs puses, kurām ir jāsatiekas. Tad ir testēšana, tad, kad visu šo var testēt, kas ir obligāti jāveic, ir korekcijas, ir testa grupas un korekcijas. Tad testēšana, korekcijas var būt vairākos šajos posmos. Un var arī atsevišķi notestēt, piemēram, bieži vien šeit pa vidu ienāk kaut kādi elementi. Mēs arī pēc otrā vai trešās fāzes varam vienu atsevišķu zonu notestēt vai vēl kaut ko paskatīties. Tas ļoti būtisks, domājot par tehnoloģijām, testēšana absolūti neatņemama sastāvdaļa, kas ietilpst tajā darba grafikā. Un tāpat arī testēšana ar grupām, testēšana ar auditoriju. Nu, tad ir kaut kāds tas pēdējais posms, ja šī publicēšana, nodošana. Un viss pārējais, kur tas satiekās kaut kādā veidā. Ja? Principā šādi izskatās mūsu darba grafiks tajā brīdī, kad mēs ķeramies klāt šāda tipa projektiem. Ja? Un tad tas galvenais, ko jau vajadzētu paņemt no šī, ir par šo programmēšanu, dizainu un saturu. Ja? Mums ir šie trīs segmenti, kuri funkcionē kaut kādā brīdī kopā, kaut kādā brīdī tie visi var būt paralēlie procesi, kas notiek paralēli, un tad viņi satiekās, un tad mēs nonākam līdz gala rezultātam. Ja? Un tādā ziņā tas ir diezgan būtiski to ņemt vērā, gan plānojot projektus, gan domājot par viņu to vispār ražošanu un tādām kaut kādām lietām. Nu, lūk. Tā. Nedzird neko, vai tas bija saistībā? Tas laikam, es ceru, ka dzirdēju. Man ļoti labi. Tā kā jā, tas ir tāds vizualizācija šim te workflowam. Tā, kur man te pazuda mana prezentācija? Nu, lūk, un tad, jā, tas vairāk par to praktisko pusi un to, kas ir nepieciešams, lai šo saturu izveidot un kas to dara, un arī par izmaksām kaut kādā ziņā. Tas, kur, nu, man gribētos teikt, ka tādi vienkāršākie risinājumi un tāds kaut kas tāds diezgan pamatas, skaidras struktūras ar dažiem soļiem un ar visu pārējo, to var izdarīt kaut kādā kategorijā. Mēs parasti sakam, ka projekti līdz 10 000 un projekti 10 000 uz augšu. Ja? Līdz 10 000 var izdarīt tās spēles un tās interakcijas un vispār, kas jau ir sen bijušas industrijā. Agrāk arī mājaslapa pa 10 000 nevarēja uztaisīt. Šobrīd mēs varam, balstoties uz sagatavēm, balstoties uz programmatūru, kas tam ir atbilstoša, mēs paši varam uztaisīt mājaslapu, mēs varam piesaistīt vienu cilvēku, kas mums to izdarīs, savietos saturu, saliks dizainu kaut kādā sagatavē un tam līdzīgi. Nu, tas ir līdzīgi kā ar moduļu māju ražošanu. Ja? Mums ir unikālie projekti, kas paģēra arhitektus un būvniekus un vēl visu kaut ko, un tas ir vesels process, un tas ir viens virziens, un tad mums ir moduļu mājas, ja? Kur jau ir kaut kādas izvēles iespējas mums pastāv pa labi vai pa kreisi, bet principā šīs sagataves ir jau iedotas, tas ir lētāk, ātrāk un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Ar tehnoloģijām, ar digitālo saturu un šo izstrādi ir tieši tas pats. Tās, kas jau sen ir tirgū, pamata struktūras, mājaslapas kaut kādas, ja? Kaut kādi automatizācijas procesi, analītikas rīki, vēl kaut kas. Tas viss jau ir pieejams. Daudzas lietas, kas kādreiz bija dārgas, ir vai nu šobrīd lētas vai par brīvu. Nezinu, datu bāzes ir apaugušas. Ja? Mums vairs nav obligāti jāskrien un jānobildē konkrēti, es nezinu, tur konkrētais, nezinu, korālis vai zivtiņa vai vēl kaut kas, ko mēs gribam izmantot savā grafiskajā dizainā. Mēs ieejam stokā jau un iegādājamies to, ja mums tas ir, tam nav kaut kāda unikāla pievienotā mākslinieckā vērtība. Ja? Datubāzes ar 3D modeļiem, datubāzes ar vizualizācijām, datubāzes regulāri ar mūziku. Ja? Mēs par $2–3 varam iegādāties bezgalīgu skaitu ar visādiem atmosfēriskiem skaņu celiņiem un vēl visu kaut ko, un tas mums maksā dažus dolārus. Un mēs iedodam skaņu dizaineriem, kurš tur bišķiņ pielabo kaut kādas lietas un uztaisa to smuku atbilstoši mūsu vajadzībai. Mums vairs nevajag pašiem skriet, rakstīt jūras skaņas vai meža skaņas vai vēl kaut ko. Ja tie ir ārpus
Un tad ir atkal kurā brīdī mēs varam izmantot stokus, kas ir gan gaumas un stila jautājums, gan izpratnes jautājums, un kurā brīdī nē, kurā brīdī mums ir jāskrien uz to mežu un jāieraksta tā skaņa pašiem. Ja? Un tas ir tāds arī satura cilvēku lēmums, un mēs ļoti tam sekojam līdzi, kurā brīdī tiešām mums ir stoka versijas, kas mums pātrina darbu un laiku un visu pārējo. Mēs to varam izmantot, un kurā brīdī mums ir liela pievienotā vērtība šim unikālajam saturam, šeit ir jaunradēji, ka mums tieši vajag tās skaņas, tās vides, tās kontekstus, ka tur tie trīs kaut kādi datu bāzēs pieejamie materiāli vienkārši nav mums atbilstoši un tā tālāk. Ja? Bet tur vienmēr ir jāskatās. Katrā ziņā tas, kas jau mums ir zināms, tas kļūst ar vien vairāk un pieejamāks un lētāks un tā tālāk. Un tad ir tas nākamais līmenis, jā, kurā brīdī mums slēdzās klāt šie dažādie nozares profesionāļi un kādas ir šīs likmes un viss pārējais. Nu, un tā IT nozare, protams, ir tāda, kurā programmētāja darba stundas likme ir 70 eiro stundā. Tātad brīdī, ja jūs atsūtat, ja jums programmētājs atsūta savu tāmi, tad tur bieži vien tātad, lētākais, droši vien, ko var mēģināt sarunāt ar kādiem freelance cilvēkiem, tie 30-40 eiro stundā. Aģentūru standarta cipars ir 70 eiro stundā katra programmētāja stunda. Ja? Tā tad tās stundas savācās, un mēs šeit runājam par risinājumiem, ko nevar uztaisīt 3, 4 vai 5 stundās un tā kaut kā. Un tos, kurus var, kas ir kaut kādas vienkāršas spēles, tur es nezinu, kādas viktorīnas, vēl kaut kas tādas, standarta kaut kādas lietas, jā, tās ietilpst tajā cenu kategorijā, bet tur arī tas summas veidojās. Un beig galā, ja mēs paskatāmies, un tur ir arī tā sistēmiskā sapratne par to, ka katrs no tiem soļiem, kas tiek veikts, ir darbs. Tā kā podziņa uz priekšu, podziņa uz atpakaļ. Tā podziņa ir jāuzzīmē, viņi ir jāuztais atbilstošā formātā, viņi ir tur jāievieto, viņi ir jāsaprogrammē, lai viņi tur strādā un tā tālāk. Katrs mazākais tekstiņš un viss pārējais ir jāuzraksta, ir jāizrediģē, ir jāiztulko, ir jāievieto, ir jāpārbauda, ka tas strādā. Un tā tālāk. Un tā pavisam mēs lūpojam šajā te saturs dizains programmatūra, lūpā šajos te posmos nepārtraukti. Un katrs, un bieži vien, teiksim, cilvēki, kas varbūt nedomā tā par tehnoloģijām un varbūt nezin, kā strādā programmēšana, pieliekam šito klāt, bāc, te kaut kā prasās, nē, tā kā mums to vajadzēja jau izdomāt pirms 3 mēnešiem, lai mēs tagad varam pielikt tur kaut kādu klāt papildus pogu. Man gribētos te viena papildus pogu, tas man maina visu ekrāna izklājumu, ja tā poga ir šeit. Es esmu uztaisījis visus dizainus, kur mums ir 2 pogas, un tas man nozīmē katru skatu, katru bildīti, katru elementu mainīt un sabakstīt, ka tur tagad ietilpst 3 pogas. Tas nozīmē, atkal grafiskam dizainerim jāmaina kopējais layouts, jāmaina katrā šajā skatā, jāpapildina. Principā, bezmazliet viss jāpārtaisa. Ja? Jā, un arī programmatūriski jāpārprogrammē, ka tā funkcionalitāte ir balstīta 3 atzaros. Ja mēs no 2 atzariem aizējām uz 3 atzariem, kas veido pilnīgi citu informācijas arhitektūru. Ja? Un tikko mēs ieslēdzam smadzenes un saprotam, ka digitāla vide funkcionē kā tāds milzīgs zirnekļa tīkls, kur katrs signāls ir atkarīgs viens no otra, un kad ir šī te arhitektūra, kurai mums ir jāseko līdzi, tad gan, manuprāt, veidojas izpratne gan par tām izmaksām, gan par laiku, ko tas paprasa, gan arī par to, ka nevarēs, nezinu, pēc 3-4 mēnešu darba bez maksas vienkārši pievienot vienu pogu klāt, kas iedod kaut kādu jaunu satura vienību vai vēl kaut ko. Līdz ar to tā sākuma fāze, kurā mēs domājam idejas un domājam šo te lietotāju pieredzi un taisam to wireframe, viņa tā kā fundamentāli svarīga, lai vispār projekts būtu izdevies un lai viņš būtu iekļautos budžetā, iekļautos laikā un tā tālāk. Ja mēs tur pieļaujam kļūdas, mēs pēc tam visos pārējos posmos dabūsim cīnīties ar šo kļūdu pieļautajām saknām, kas maksās naudu un laiku. Un, protams, arī teiksim, tāda, kā man kolēģi programmētāji saka, programmētājs ir cilvēks ar augstāko izglītību, kurš savu izglītību visticamāk nav ieguvis nevienā mācību iestādē tādā tiešā veidā. Tas ir ieguldīts darbs un laiks pašmācību ceļā, lai apgūtu dažādas programmēšanas valodas. Tas ir uzturēt šo infrastruktūru, jo reāli tas ir diezgan arī padārgi gan grafiskajiem dizaineriem, gan montētājiem un visiem pārējiem uzturēt savu darbību tajā digitālajā vidē. Katru mēnesi ir jāmaksā abonēšanas maksas labākajām programmatūrām, tie pat ir dažas simti mēnesī, kas ir jāmaksā vienkārši, lai tu varētu strādāt tajā vidē. Un tad arī veidojās tie autora izdevumi. Ja? Mums kaut kā
Šī gadījumā arī cilvēks, lai varētu šo darbu darīt, viņam ir gan jāinvestē ļoti daudz savā izglītībā un vispār tajā, lai nonāktu šajās ar šīm zināšanām konkrētā vidē. Plus vēl arī tā tad jāuztur visa tā sava infrastruktūra, plus vēl nepārtraukti jāmācās. Jo visu laiku nāk jauni programmu update, jaunas funkcionalitātes, vispār jauni risinājumi un tā tālāk. Ja? Tas jau viss ir jāiemācās. Jā, agrāk pietika zināt vienu, nezinu, montāžas programmu video pasaulē vai vienu programmēšanas valodu. Šobrīd jau programmētājiem ir jāzina vairākas programmēšanas valodas, montāžas režisoriem ir jāzina vairākas montāžas programmas, vairākas pēcapstrādes programmas. Katra programma iedod savu kaut kādu šo te funkcionalitāti, kaut kādas savas iespējas. Vienam projektam būs labāk montēt tajā programmā, citam būs labāk montēt tajā programmā. Tas viss ir diezgan liels čakars, un tas maksā naudu, un tāpēc arī, protams, ka ir kaut kādā ziņā, bieži vien grūti varbūt kaut kā to pieņemt, un es zinu, ka ļoti daudziem ir sašutums jā, par šīm te augstajām programmēšanas izmaksām un visu pārējo, bet tāda kaut kādā ziņā, jā, ir tā realitāte, un ar to ir, protams, kad jārēķinās, ka tas nav lēti. Un arī tas, ka nevarēsiet, ja jūs neiedziļināties programmēšanā tā jau diezgan dziļi, nekad nevar pateikt, kas ir lēti un kas ir dārgi. Tas ir viens tāds programmēšanas paradoks, jo ir lietas, kas izklausās ļoti vienkārši un pēkšņi ir nenormāli dārgi, un ir kaut kas, kas liekas, nu šis gan būs diezgan grūti, un patiesībā to ļoti viegli atrisināt. Līdz ar to, lai saprastu, kas ir dārgi un kas ir lēti, ir tiešām jāzina, kā programmētāji strādā un kā funkcionē šīs programmēšanas valodas, un tad var izvirzīt hipotēzi, vai kaut kas būs dārgi vai lēti. Bet tā tīri atkāpjoties no tādas jau eksperta līmeņa izpratnes par to, tas ir drīzāk jā, par to. Ja es esmu to redzējis jau 10 gadus, tad visticamāk to var izdarīt šobrīd jau par ļoti pieejamām naudiņām. Ja tā ir inovācija, tas ir kaut kas super svaigs un jauns, tad tas būs dārgi. Bet arī tā lieta, ka gan tās tehnoloģiskās ierīces, kā ierīces, gan šīs programmatūras, gan arī tas darba apjoms un likmes un viss pārējais, viņas kļūst pieejamākas. Tas gan ir fakts. Es sāku ar šīm tehnoloģijām strādāt pirms 15 gadiem, un tad 3D uzfilmēt bija kosmos. Tas bija ārprātīgi dārgi. Tas bija, mums bija projekti, kas bija ļoti sešu ciparu, teiksim, tā vērtē un tam līdzīgi. Šobrīd kādi 6 cipari, ja mēs varam uztaisīt jau, kā saka, pa dažiem tūkstošiem kvalitatīvu, kur 3D saturu nofilmēt un tā kaut kā. Tā kā arī šeit kodi saglabājās, risinājumi ir, tagad ir open source datu bāzes, kur programmētāji var dabūt kaut kādus kodu fragmentus, nav vairs viss no nulles jāraksta un tā tālāk. Ir vis kaut kādas šīs lietas, kur jau ir pamata lietas atrisināts, līdzīgi kā es minēju par mājaslapām, ja ka mums ir šīs sagatavas. Arī šobrīd dažādi festivāli, interaktīvās šī lietotnes un vispārējais izmanto lietotņu sagatavas, kur tu personalizē savu saturu, bet tev jau tas backends ir atrisināts, tev jau tās smadzenes ir sakārtotas, tev atliek sakārtot dizainu un saturu, ja tu vairs nav nekas jāprogrammē. Ja? Tā kā tur ir tādi daudzi šie elementi, kas veido šo darba grafiku un kas veido šīs izmaksas un visu pārējo. Bet kļūst ar vien pieejamāki un ar vien lētāki un ar vien saprotamāki un tā kaut kā. Lūk, tā kā tādā ziņā tas būtu par to praktisko. Tātad prezentācija man ir noslēgusies, un tad ir jautājums, jā, par jūsu, varbūt beidzot kādam ir kādi jautājumi vai komentāri, vai varbūt vēl gribas par kādu tēmu, varbūt padziļinātu kādu ieskatu vai vēl kādu skaidrojumu, vai vēl kādu piemēru, varbūt par kādiem jautājumiem. Es tās beigas atstāju tādas brīvākas, lai mums patiešām ir vismaz pēdējās 15 minūtēs vismaz iespēja nedaudz sazināties un parunāties. Varbūt vismaz jums ir kāda atgriezeniskā saite, vispār tā kā, kuram kā rezonēja šis un liekas tā kā super interesanti un iedvesmojoši, un kuram varbūt liekas, kas tas tāds ir un kam mums tas ir vajadzīgs un tā. Vai jūs esat vairāk tādi optimistiski noskaņoti par tehnoloģijām un saturu un par digitālās transformācijas kaut kādu ietekmi, vai drīzāk tādi pesimisti? Tā, es nedzirdam.
Jautājums čatiņā, tad jautājums visiem, kur var pašpikot, kā izskatās darba uzdevums tādam pakalpojumam, respektīvi, kā iedot darba uzdevumu iepirkumā, vēl jau vairāk nodefinēt, cik tas maksā, jo īpaši zinām tikai to, ka gribam wow, kas vēl nav citiem, citējot, kas vēl nav tirgu. Jā, visiem gribās wow, bet wow var radīt ar saturu, to es gribu arī noteikti jums pateikt. Jūs visticamāk, zinot, kā Latvijā funkcionē, ja vien jums nepaveicās ar lielajiem Eiropas projektiem un cita tipa finansējumiem, ja tie ir Eiropas attīstības projekti un vēl kaut kas, mēs jau runājam par citām naudām un tam līdzīgi. Un, protams, kad, ja tiek būvēts Ventspils inovāciju centrs vai Daugavpils, vai Ventspils zinātnes centrs vizijums vai Daugavpils vai vēl kaut kā tam līdzīgi, tur ir tā kā bišķiņi citi līmeņi un tās ir Eiropas naudas, kur jau mēs varam domāt citās kategorijās. Ja mēs esam tādā kaut kādā dzīves realitātē un tam līdzīgi, visticamāk, ar tehnoloģijām mēs nepārsteigsim, bet mēs varam pārsteigt ar savu radošumu, mēs varam pārsteigt ar interesantu saturu un tam līdzīgi. Ja stāsts ir interesants, tur nevajag būt svaigākajām brillēm vai, es nezinu, kaut kādām citām kosmiskām parādībām, lai tas būtu. Labs stāsts ir labs stāsts, forša ideja ir forša ideja, labs dizains, asprātīgs vēstījums, neaizmirst par humoru, neaizmirst par kaut kādu vieglumu un visu pārējo. Tas jau ir tas, kas to saturu padara interesantu. Tehnoloģijas elements ir pārnovērtēts, jo, ja mēs fanojam par tehnoloģiju, mēs neuztveram saturu, un, ja mēs fanojam par saturu, tad tehnoloģija mums ir sekundāra. Un ko mēs gribam? Mēs gribam, lai fano par saturu. Mēs gribam, lai tas mākslas darbs ir wow, mēs gribam, lai tas mūsu stāsts ir wow, mēs gribam, lai tā pils, kas parādās tajā tukšajā laukā, lai tā ir wow, lai viņi izskatās kā īsta un tam līdzīgi. Tas ar kādu tehnoloģisko ierīci vai kādā veidā mums izdodas to panākt, tas ir otrais līmenis. Tehnoloģija ir otrais līmenis, kuru mēs izvēlamies. Mēs no sākuma izvēlamies, kas ir mūsu jaudīgākais stāsts, kas ir mūsu interesantākā tēma, ko mēs varam pasniegt, kas ir kaut kas svarīgs, ko mēs gribam nodot, ar ko mēs esam unikāli, ar ko mēs esam īpaši, kas ir pats svarīgākais tajā tēmā, ko mēs vēlamies atklāt. Un tad caur to, ok, mums ir šī vide, mums ir šī telpa, mums ir šī kaut kāda pieredze, ko mēs varam cilvēkam radīt, kā tehnoloģija var palīdzēt to darbu izdarīt. Un tas ir nākamais jautājums, uz kuru atbildēt. Un tajā brīdī mēs varam skatīties. Un, ja mēs skatāmies uz kaut kādiem darba uzdevumiem un aprakstiem, nu, tad ir jāskatās datu. Pirmkārt, ir zvans draugam. Nu, tā kā visas pašvaldības institūcijas un muzeji un tam līdzīgi ļoti labi draudzējās un satiekās un vēl vis kaut kas. Un tādā ziņā šis te jautājums par to, kur ņemt informāciju, kā sagatavot, piemēram, iepirkuma specifikāciju vai kā vispār to izdarīt. Es zinu, ka visi zinātnes centri to ir darījuši roku rokā, viens pie otra braucot un mācoties un tā tālāk. Bieži vien arī taisa divas lietas, ko var taisīt. Var taisīt tos saucamās priekšizpētes. Mēs arī esam daudzos tādos piedalījušies, kur mums notestē gan cenu gabarītus aptuveni, cik tas varētu maksāt. Tas ir oficiāla, leģitīma procedūra, ko var īstenot valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldību institūcijas, tātad veicot šos priekšizpētes, kur mēs aptuveni, mēs nezinām, cik mums tas izmaksās, mēs aptuveni uzrakstam vienkārši vienā paragrāfā savu ideju, kādu mēs gribētu redzēt, un vienkārši izsūtam dažādiem pretendentiem, kur varētu šādu pakalpojumu sniegt, lai viņi iedod konsultāciju, kā to tehniski realizēt, cik tas varētu maksāt. Ja? Mēs esam ļoti dažādas konsultācijas šādā veidā snieguši, palīdzot atrisināt, palīdzot atbildēt uz jautājumu, ko mēs gribu, un tad, kad es zinu, ko es gribu, tad tālāk jau sākās darbs ar šo izstrādi un dokumentiem, un tad ir jautājums, kurā brīdī tiek novilkta atbildības robeža. Vai jūs jau uzņematies atbildību par saturu, vai jums ir nepieciešams atbalsts vispār lēmumu pieņemšanā, kas tad ir tas saturs, un vai tur ir, nezinu, no sērijas tur vēsturnieks no vietējā novatpētniecības centra, kas sagatavo tekstus, vai mums ir dramaturgs, ko mēs piesaistam. Nu, tās jau ir tādas, nianses, kur jāaiziet cauri šim segmentam ļoti detalizēti saturs, segmentam ļoti detalizēti dizains, un segmentam tātad šī programmēšana, kas visticamāk būs šis pakalpojums, bet dizainā un saturā tur vēl pastāv kaut kādas izvēles iespējas, ko darat jūs, ko dara pakalpojumu sniedzējs, cik tālu jūs nodrošināt visu, vai jūs vienkārši gribat, lai atbrauc cilvēku un visu, tiksim tā, kopā ar jums, bet izdomā kopā ar jums. Un, tas arī uzreiz ir vai, piemēram, man atnāk gatavi teksti, gatavi folderi un tam līdzīgi, un man ir principā jāiet studijā, jāsāk visu ražot, jāsaplāno grafika, un tas ir viens laika plānojums un viena tipa izmaksas.
Vai mēs tiešām sākam ar radošo domu apmaiņu, strādājam, liekam kopā, pētām, konsultējamies ar vēsturniekiem, zinātniekiem, piesaistam dramaturgu, rakstam tekstus un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Cik padziļināts ir tas jaunatnes process, jo principā ir divas formulas - gatavs saturs, un tad mēs slēdzamies klāt kaut kādā ziņā kā satura interpretātori, vai arī mēs slēdzamies no nulles klāt un vispār domājam fundamentāli, ko tad mēs darām un kā šis risinājums izskatās. Tā kā tādā ziņā tur ir tādas divi dažādi režīmi, kā var strādāt. Un, jā, līdz ar to tur ir šobrīd daudz, jo Latvijā viss kaut kas notiek, un tādā ziņā es zinu, ka tur vienmēr ir bijuši atsaucība vienā vai otrā pusē, un šī informācijas apmaiņa notiek, un beigu galā EISā ir pieejami visi iepirkumi un visi līgumi. Jūs varat iet droši, visi tie dokumenti jau ir mēģināti aprakstīti un sagatavoti un tam līdzīgi, un vispār apskatīties, kā noformulēt darba uzdevumus, kā viņus strukturēt un tā tālāk. Un jau pamata karkas būs, kas, protams, būs jāpielāgo jūsu vajadzībām, bet būs jau pamata karkas. Tāda pils lauka vidū ar GPS, tad tehnoloģiju pasūtītāji dotu saturu. Tad tehnoloģiski principā, kā jau es minēju, papildinātāja realitātē ir nepieciešama šī lietotne, kas tiek izmantota. Un tad ir divas lietas, veidi, kā var strādāt. Viens ir tas, ka mēs izmantojam Overlay, vai mēs izmantojam Art Plus, un tam līdzīgs kaut kādā ziņā ir zīmols, kuru tātad visi lietotāji, kas pie mums atnāk, lejupielādē telefonos to pašu Overlay vai Art Plus, konkrētā zīmola ietveros šo saturu mēs implementējam. Tas ir lētā versija. Tad, principā, ir jāsamaksā par 3D modeli, modeļa izstrādi, atkarībā no detalizācijas un viss pārējais. Lētākos 3D modeļus var uztaisīt par 300-400 eiro, bet mēs esam tādu arhitektūru uzmodelēti un tam līdzīgi. Tur ir jārēķina kaut kādi 2-3 tūkstoši, lai būtu tiešām superīgs tas modelis. Tā. Jā, detalizēts, izstrādāts, jo tas uzreiz ir vektoru grafikos, tur visi saka, un vai tikai eksterjers vai arī interjers. Tur jau ir atsāla vesela kaudze to visu. Uz tādām sarežģītākām lietām jau tur iet tīri tā modelēšana jautājums, bet tad pati tā implementācija vairs nav tik dārga, jo kods jau ir gatavs, principā viss ir gatavs, vidē pieliekam, risinājums ir, tad, teiksim, tur līdz 10 000 to jau var izdarīt. Tajā brīdī, kad mums jau ir personalizēta lietotne, tas jau ir nākamais līmenis. Ja mēs gribam vienkārši lietotni, mana pils, ja, kas ir ar savu dizainu, savu aprakstu, no lejupielādējuma, tātad lietotņu veikalos, kas ir mana pieredze, mans dizains un tā tālāk. Viss ir mans, ja, jo sagatavējs būs tā, es attaisīšu vaļā. Attiecīgi man būs viss overlay interfejs, būs mans saturs, bet tur būs tas gaps ar to personalizāciju. Ja? Tad, ko mēs gribam personalizēt, tā mums uzreiz jau ir jādomā, mums ir daudz lielāks tas grafiskais darbs, mums ir daudz lielāks tas satura darbs un viss pārējais. Jāpublicē lietotņu veikalos, jāmaksā par uzturēšanu un tā tālāk. Tas nav daudz, tie ir kaut kādi daži 10 eiro gadā, kas ir uzturēt, piemēram, aktīvu lietotni. Ja, tās uzturēšanas izmaksas vairs nav sāpīgas, viņas ir absolūti pieņemamas, bet pats process uzreiz kļūst dārgāks. Mums tās lietotnes personalizētās izdevās uzbūvēt pirms dažiem gadiem par kaut kādiem 20 000. Kopumā tas bija. Bet tad bija tiešām personalizēts dizains, ļoti apjomīgs saturs un viss pārējais. Bet tad kaut kur, es saku, periodā starp 10, ja ir ļoti, ļoti daudz, ja ir vesels tur stāsts, spēles, interakcijas, navigācija un viss pārējais, tad jau tas būs 20 000 plus. Bet tajā gabarītā starp 10 un 20 000 var diezgan daudz ko izdarīt. Tā. Un tur jau var atrast veidus, kā to risinājumu pielāgot. Un, ja ir ļoti maz naudas, var izmantot, kā jau minēju, šīs sagatavas un izvērtēt, kura ir labāka, kura ir jums draudzīgāka, interesantāka, un tad implementēt to savu saturu. Var arī vienoties ar šiem izstrādātājiem par to, kā atsevišķu projektu un tā tālāk. Tur jau pastāv kaut kādas iespējas, kā to var risināt. 360 grādu ekskursija Krāslavā. Super. Iekopēšu linku, apskatīšos. Tā, vai vēl kaut kādas GP, jā. Vai vēl kādi varbūt jautājumi vai komentāri? Es jau esmu, kā saka, tiešām visu muti sausu izrunājusi. Man parasti vienmēr ir ko teikt, šobrīd man vairs nav ko teikt.
Ja vairs nav ko teikt, tad es gribu teikt paldies Elizabetei par šo ilgo, nopietno un pamatīgi izpētīto tēmu, jo priekš daudziem, es domāju, šodien tas bija tāds pietiekami sarežģīts, bet tajā pašā laikā ļoti interesanta tēma par visām virtualitātēm. Un es domāju, ka tā ir viela pārdomām daudziem mums, un arī nākotnē, skatoties uz kādu objektu, mēs varbūt varēsim arī teikt, jā, te ir tāda realitāte, un šeit ir izmantota tāda realitāte, vienmēr ir par ko padomāt. Paldies jums! Es domāju, ka šeit šodien bija saslēgusies ne tikai mūsu novada cilvēki, bet arī no ļoti daudzām citām vietām. Arī redzu, ir no Rīgas un no Latgales daudzām iestādēm. Tātad mēs tiešām esam aktualizējuši tādu tēmu, kura tagad kļūst ļoti populāra un arī interesanta. Paldies! Liels paldies!